Tā. Šodien tās varbūt uzreiz es tad eju pie tā, par ko es šodien gribēju runāt. Patiesībā nē, tas, ar ko es sākšu, ir, ka es gribēju, lai jūs čatā ierakstiet, kas jūs esat, bet jūs jau ļoti smuki to esat izdarījuši. Un kamēr mani pieteica, es palasīju, un man prieks, kad mēs esam daudz dažādi savākušies šodien. Izskatās, kad ir daudz sociālie darbinieki, pareizi, tad ir sociālie pedagogi, ir rehabilitātori arī. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet es pieļauju, ka tas arī ir ar droši vien, ka saistīts ar sociālo sektoru. Bet ļoti labi, kad es apmēram zinu, ar ko jūs strādājat. Tad, jo tas, ko es jums šodien stāstīšu, ļoti cieši būs jūsu, tie būs gadījumi vai tādas situācijas, ar ko jūs iespējams, ka saskaraties dienā. Un tad mans mērķis šodienas lekcijai ir divējāds. Viens ir tas, kad es gribēju parunāt par hroniskām slimībām un psihisko veselību, kā hroniskas slimības ietekmē psihisko veselību un kā psihiskā veselības grūtības ietekmē hroniskas veselības traucējumus. Tas būs pirmais koncepts. Es esmu ielikusi reku kvadrātiņos apakšā tie divi koncepti, par kuriem es vēlos šodien runāt. Un otrs ir uzvedības traucējumi, kam iet līdzi arī uzvedības grūtības, bet par to es arī gribēju šodien parunāt, lai jūs tā kā parunāt par to, kas ir grūtības un par traucējumiem, bet īpaši par traucējumiem, jo par uzvedības traucējumiem ir ļoti daudz visādi aizspriedumi un nesapratnes lielā mērā, tāpēc, ka mēs Latvijā mums vienkārši ir bijuši ļoti maz pakalpojumu un maz izpratnes par uzvedības traucējumiem kā ārstējumiem vai kā grūtībām, kuram ir palīdzība iespējama un pierādījumos balstīta palīdzība. Tā, kad manā varbūt kaut kādā ziņā ir arī vēlme bišķiņa, lai jūs pēc šodienas aiziet pēc lekcijas, paliekat ar nelielu cerību, ka pat ja tagad jūsu pakalpojumos nav palīdzība, kaut gan man šķiet, ka jums ir dažkārt vairāk nekā veselības sektorā, bet lai paliek ar sajūtu par cerību, ka ir iespējams veidot pakalpojumus pilnīgi noteikti tādus, kas palīdz mazināt uzvedības traucējumus bērniem, kas var būt arī traucējoši hronisku slimību vadīšanā. Tā, tad sāksim ar to hronisko slimību, ja? Par hroniskām slimībām. Hroniskās slimības vispār, kas tas ir? Un es paskatos dažādām definīcijām, protams, kad dažādas institūcijas dažādi to definē, bet vairāk vai mazāk nonākam līdz tam, kad ja grūtības ir ilgākas par 3 mēnešiem un ja viņas neizzūd spontāni un grūtības ar veselību prasa ilgstošu ārstēšanu vai pastāvīgu medicīnisku uzraudzību, tad tās mēs varētu tā kā saukt par hroniskām slimībām vai hronisku saslimšanu. Un tas, kas ir vienmēr, lai saprastu, vai tā ir saslimšana vai nav, vai cik ļoti nopietna ir grūtības un kur tad robežojās ar traucējumiem, mēs bieži vien skatāmies uz to, vai šīs grūtības ierobežo cilvēku ikdienas dzīvi. Un ja viņas ierobežo, tad mēs domājam, ka tas varētu nebūt vienkārši grūtības, tas varētu būt jau traucējums, ja? Sevišķi ar psihiskās veselības grūtībām tā robežšķirtne ir diezgan skaidra. Viens ir par ciešanām, otrs par funkcionēšanas samazinājumu, kas rodās no konkrētas mūsu gadījumā ar pacientiem, ko mēs strādājam, tie psihiskās veselības traucējumi, kas rada šos vai ciešanas vai funkcionēšanas ierobežojumu. Šī gadījumā tagad mēs šodien runājam vairāk par hroniskām saslimšanām, un šeit tāpatās. Ja? Tad šādas slimības var ierobežot cilvēku ikdienas dzīvi, var pasliktināt dzīves kvalitāti un var samazināt funkcionēšanu, spēju funkcionēt. Dažādas slimības ir, un visas, protams, ka nosauktas nevar, bet tās biežākās visi būs dzirdējuši par cukura diabētu, par astmu, par epilepsiju. Tas ir hroniskas saslimšanas, un kurām ir nepieciešama ilgstoša palīdzība, ilgstoša ārstēšana, regulāras pārbaudes pie ārsta,
un regulārā veselības sektora iesaiste ārstēšanā. Tad cistiskā fibroze, kas saistīta ir ar elpošanas, ar elpceļu ārstēšanu, iekaisīga zarnu slimības, piemēram, Krona slimības, onkoloģijas saslimšanas. Tas ir tikai dažas, lai pieminētu, kā piemēram, bet tās visas prasa ilgstošāku ārstēšanu. Nu, tad, ko mēs zinām par psihisko veselību un kā tas saistās ar psihisko veselību? Es izvilku, jums parādīšu datus tā kā no dažiem rakstiem, bet rakstu ir daudz, pētniecības rakstu par šo tēmu, un es izvilku dažus, jo viņi atspoguļo lielā mērā arī to, kas ir citos pētnieciskos rakstos minēts. Viens ir tas, kad jādomā par to, ka hroniska saslimšana pati par sevi ievērojami paaugstina psihiskās veselības grūtību rašanos risku. Ja? Tātad pati hroniskā saslimšana var ietekmēt to, kad paaugstina risku, ka varētu rasties psihiskās veselības traucējumi vai grūtības. Un tā kā mēs zinām, ka es zinu, ka visbiežāk visizplatītākās psihiskās veselības traucējumi ir depresija un trauksme, tad šeit arī ir šī konkrētajā rakstā bija minēts, ka tieši ar hroniskām saslimšanām viņi ir sapratuši, ka depresija un trauksmē ir paaugstināts risks. Šeit ir minētas tās konkrētās saslimšanas, par ko šeit bija pētnieciskā darbā minēts, tas bija par diabētu, astmu, iekaisīgām zarnu slimībām. Tas, ko viņi vēl atklāja, arī skatoties uz datiem, ir, ka ja ir psihiskās veselības traucējumi, tātad, ja ir, pieņemsim, diabēts un rodās depresija vai trauksmes traucējumi, ka tas pasliktina to hroniskās slimības vadīšanu. Ja? Tātad pasliktina ārstēšanās vai ievērošanu, vai mēs to saucam par kā mēs to saucam? Līdz pēkšņi izkrita vārds no galvas. Vienmēr sakot, kā iesaistās ārstēšanā. Ja? Tātad, un es ļoti labi atceros, ka tad, kad es biju rezidente, man kardiologs prasīja, vai mums būtu, kur tu mums tikko noprezentēji lekcijā par to, ka pacientiem pēc sirds operācijām ir paaugstināts depresijas risks, un vai mums būtu jātaisa skrīnings visiem pacientiem, kuriem ir izoperētas sirds, piemēram. Un es tajā brīdī savā profesionālā naivumā teicu, nu nē, ka tas liek uzprasīt, tā doma tajā brīdī bija, kad liek uzprasīsies ka meklēs tur, kur varbūt, ka nav. Bet sīkāk izrunājot ar kardiologu, mēs nonācām pie tā, ka patiesībā ļoti svarīgi būtu novērtēt psihiskās veselības grūtības hronisku saslimšanu gadījumā, tieši tāpēc, ka zinot, ka ir paaugstināts risks, ir ļoti, ļoti svarīgi izķert tos gadījumus un palīdzēt. Un palīdzēt tāpēc, ka to diabētu, astmu vai iekaisīgās zarnu slimības, kas šeit ir minēts, vai tas, ko es jums tikko minēju arī par sirds operācijām pēc sirds procedūru veikšanas, mēs varam uzlabot ārstēšanas gaitu, ja mēs neignorējam, mēs pievēršam uzmanību arī psihiskajai veselībai. Tā ka psihiskā veselība ir pilnīgi noteikti jāmeklē psihiskās veselības grūtības, jāmeklē, un viņām ir jāmeklē arī specifiskas palīdzība, lai uzlabotu tā hroniskās saslimšanas prognozi. Tā ka šeit arī pie rekomendācijām tas tā arī tika nozīmēts vai iezīmēts. Tad vēl cits raksts, ja, no 2004. gada, tātad kādu laiku jau apakaļ. Šeit tiek minēts, ka personas ar nopietniem psihiskiem traucējumiem savukārt ir zināms, ka biežāk cieši no hroniskām fiziskām saslimšanām. Un tas savukārt ir no otras puses. Ja? Tātad, ja hroniska saslimšana gadījumā, tad psihiskās veselības grūtības var biežāk rasties nekā populācijā,
tad mēs zinām, ka ja ir hroniski ilgstoši psihiskās veselības traucējumi, tad arī šie pacienti vai šie cilvēki, viņiem ir zināms, ka viņiem var daudz lielāks risks rasties hroniskas saslimšanas, piemēram, diabēts. Tas ir zināms kā viena no blaknēm, ka var rasties aptaukošanās, un no aptaukošanās var rasties otrā tipa cukura diabēts, kas ir pati par sevi hroniska saslimšana. Šeit minēts, ka 74% cilvēku ar smagiem psihiskiem traucējumiem ir vismaz viena hroniska fiziska slimība. Un šeit šī gadījumā tā ir domāta pieaugušo populāciju. Komorbiditāte palielina ārstēšanās izmaksas un sarežģītību, kas ir no tādas sistēmas un organizatoriskā viedokļa ļoti svarīgi faktori. Šeit ir arī, tā kā tas ir amerikāņu raksts, tad viņi raksta, ka, piemēram, pie plaušu slimībām izmaksas ir pat 3300 dolāriem gadā lielākas. Atkal līdzīgs ieteikums, psihiskās un fiziskās veselības grūtības vajadzētu skatīt integrēti un kopā, jo tas viens ar otru papildina vai viens otru var pasliktināt. Tad vēl viens aspekts, kas ir trešais aspekts, ir psihiskās veselības grūtības ģimenē. Tātad tas atbalsta tīkls, kas ir ap bērniņu, kuram ir hroniskas saslimšanas. Šeit bija pētījums par to, kas atkal reģistrēja to, ka hroniskas slimības ietekmē ne tikai pacientu, bet visu ģimeni. Un ģimenes locekļiem biežāk novēro atkal depresiju, trauksmi, psiholoģisku stresu. Ja? Īpaši smaga ietekme ir smadzeņu slimībām, piemēram, ja ir demences vai ir kaut kādas mūsu gadījumā bērnu populācijā, mēs strādājam ar organiskiem uzvedības traucējumiem vai pēc traumām, kas ir radušies uzvedības grūtības vai psihiskas veselības traucējumi. Un, protams, arī ar neirālās attīstības traucējumiem, kur arī ir skartas smadzenes un ir zināms, ka tas aprūpes sloks apkārt ap šo bērnu ir milzīgs. Tas var ietekmēt psihiskās veselības, psihisko veselību atbalsta tīklā. Un tāpēc tiem atbalsta pakalpojumiem, kā piemēram sociālajiem dienestam un mums, arī veselības sektoram ir jāskrīnē un jāmeklē šie psihiskās veselības traucējumi, kas varētu būt atbalsta tīklā ap šo bērniņu un jāatbalsta. Cik nu mums ir iespēja jāatbalsta, lai būtu vieglāk atbalstīt bērniņu ar hronisku saslimšanu. Tad vēl ko viņi atrada, ka regulāra psihiskās veselības, nevis atrada, bet tas, ko viņi rekomendēja, ka regulārs psihiskās veselības skrīningas būtu jāveic regulāri, ģimenēs, gan pašiem bērniem, gan arī viņu ģimenēm. Un vislabāk atbalstot bērniņus ir pieiet multidisciplināri, domāt par to, kāda veida speciālisti ir vajadzīgi piesaistīt, nevis tikai ārsts, kurš ārstē konkrēto slimību, bet jāpiedāvā arī cita veida atbalsts, pieņemsim psihologs. Un sociālais darbinieks, kā arī labklājības, kā ir šī labklājības ministrijas atbalsta projektā, kurš ir iniciators lekcijai šodien. Un tad atbalsts, kāds var tikt sniegts, ir tas, ko viņi ir skatījušies, kas ir palīdzējuši ģimenēs, kurās ir hroniskas saslimšanas, piemēram, izglītošana, psihosociālais atbalsts, kas ir ietverts arī šī labklājības ministrijas projektā, arī finansiālā palīdzība, tas vairāk no sociālā sektora. Ja? Tad, ja nepieciešama kaut kāda, pieņemsim, nokārtot invaliditāti, tas var palīdzēt ģimenei piekļūt kaut kādai palīdzībai, kas viņiem pirms tam nav bijusi pieejama. Rakstā ir arī minēts politikas līmenī, varbūt tad es iešu tam pāri. Nē, īstenībā es neiešu, tāpēc, ka tam ir ļoti liela nozīme. Tad tas, ko viņi saka, ka ir jāapsver integrēt vai veidot attālpas brīža pakalpojumu. Šeit rakstīts respite care, bet tas ir angļu termins, bet attālpas brīdis ir tas, kā to Latvijā sauc, kad attālpas brīža tipa pakalpojumi ļoti, ļoti nepieciešami šādām ģimenēm, jo tas ļauj atpūsties un atgūt spēkus, turpināt sniegt palīdzību
bērniem ar lielu atbalsta slogu. Tā. Tālāk, uz ko es iešu parunāšu par to, kas var būt blakus. Es jau minēju, ja, kad tas risks ir, kas var būt blakus hroniskām saslimšanām, kad mēs zinām, ka depresijas un trauksme ir kā visbiežākie un izplatītākie psihiskās veselības traucējumi, bet ir arī citi traucējumi. Un ir citi traucējumi, kurus es esmu ielikusi ar domu tieši par to otru tēmu, par ko mēs runāsim pēc mirkļa. Es stāstīšu par uzvedības traucējumiem. Tad domājot par to, es ieliku arī tos komorbīdos traucējumus, kas var būt tieši saistīti ar uzvedību, ja, ar uzvedību, kas var sarežģīt hroniskas slimības vadīšanu. Tad tie komorbīdie traucējumi, kas var būt pie hroniskām saslimšanām, bieži, protams, depresija, trauksme, tas tā var gadīties, bet arī neirālās attīstības traucējumi, piemēram, UDHS, intelektuālas grūtības, ja, vecajā klasifikatorā, pašreizējā klasifikatorā to sauc par intelektuālām atpalicībām vai garīgām atpalicībām, bet jaunajā klasifikatorā pāries uz intelektuāliem traucējumiem, citu terminu, un autisma spektra traucējumi, AST ir autisma spektra traucējums. Ja, tie ir ļoti mēdz būt kā papildus sarežģījumi hronisku slimību vadīšanā, kur var būt uzvedības traucējumi vai grūti vadām uzvedība dēļ šiem traucējumiem. Tad es bišķiņ pieskāršos katram, pirms es eju par pašiem uzvedības traucējumiem, runāšu, nedaudz pieskaršos, pieņemsim. UDHS, pie uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, es domāju, ka vairums no jums jau zinās, kas tas ir. Bet tiem, kas nezina, tas ir traucējums, kas saistās ar grūtībām 3 sfērās. Viena ir uzmanības noturības grūtības, varbūt impulsu kontrolas grūtības un paaugstināts aktivitātes līmenis. Ja, kad bērns ir ļoti aktīvs, visu laiku kustās, trinās, darbojās, dīdās, ņemās un ir grūti nosēdēt mierīgi. Tad, ja bērniņam ir hroniska slimība un uzmanības UDHS traucējumi, tad var rasties grūtības. Un tās grūtības var rasties, pieņemsim, ar paaugstinātu izklaidību, ja tas ir vecāks bērns un mēs sagaidītu, ka viņi, piemēram, iesaistās ārstēšanā paši, vai lieto medikamentus, vai parūpējas par kaut ko paši, tad būtu tas, ko mēs sagaidītu, ka pie UDHS cilvēki ir ļoti izklaidīgi un viņi ir aizmāršīgi un var bieži sajaukt konsultāciju laikus un to, kas bija jāpaņem līdzi, un vienmēr sakot, tā izklaidība var ļoti ietekmēt arī ārstēšanas procesu. Varbūt arī grūtības ar līdzestību. Grūtības ar līdzestību saistībā ar impulsivitāti, piemēram, vai grūtībām sakoncentrēties, kad pieņemsim ir jālieto medikamenti kaut kādā noteiktā režīmā, tad UDHS var būt kā traucēklis. Iekš tā, ka cilvēks ir pārāk haotisks savā galvā, var biežāk novērst uzmanību, var novērsties un aizmirst, piemēram, iedzert medikamentu, kas ir ļoti kritiski nepieciešams. Varbūt arī grūtības ar sadarbību. Un ar sadarbību tādā ziņā, kad bērns, pieņemsim, ir nepieciešams, vai izmeklējumos nepieciešams, lai nosēž mierīgi, paliek nekustīgs. To bērniņam ar UDHS varētu būt ļoti grūti izdarīt. Ja? Tad varbūt tiešām tā, ka nav iespējams veikt kādu izmeklējumu vai kad mēs nevaram bērnu iesaistīt kādā procesā, ārstēšanas vai izmeklējuma procesā dēļ tā, ka bērniņš ir pārāk kustīgs vai izklaidīgs. Tā. Tas, ko mēs zinām, apmēram 5 līdz 7% visā pasaulē bērniņiem ir UDHS. Tas, ko, teiksim, ja skatās uz klasi, tad mūsu klases, pieņemsim, ja ir 30 bērni klasē, tad ir iespējamība, ka kādam bērniņam klasē būs UDHS. Ja? No datiem ir zināms, ka UDHS ir biežāk puišiem, bet tas, kas ir pēdējās 10 gadēs tapis skaidrs, ka meitenēm mēs sliktāk atpazīstam
UDHS un var izpausties mazāk pamanāmi. Tā, kad UDHS, pieņemsim, meitenīte var nebūt tik kustīga un var nebūt tik ļoti impulsīva, viņai varētu būt vairāk, piemēram, grūtības sakoncentrēties. Ja, nu tas ir tas, ko mēs zinām par UDHS. Tagad domāju, vai... Nu jā, es esmu pierakstījis arī, jā, ka UDHS, ka, piemēram, ja tas bērniņš ir tāds kustīgais, tā kā maza ūdenzāle, visu laiku kustās, un kad ir kaut kādas grūtības ar uzvedību, jo ir tā hiperaktivitāte vai grūtības nokoncentrēties, vai ļoti viegli uzsprāgst un ļoti viegli reaģē, kad ir speciālistiem būtu vēlams saprast, ka tās nav audzināšanas sakas vai slinkums vai kaut kas cits, vai sliktā vecāku ietekmi, bet ka tā ir bioloģiski noteikta smadzeņu īpatnība, ja? Tas, kā smadzenes ir veidotas. Tā, intelektuālās attīstības traucējumi arī ļoti, ļoti cieši. Tā, ka mēs iesim par uzvedības traucējumiem, tad ļoti svarīgi atcerēties, ka arī šie traucējumi var būt kā iemesls uzvedības oficiāliem tiem uzvedības traucējumu diagnozes rašanās apakša vai kā zemūdens akmeņi. Intelektuālās attīstības traucējumi, jeb garīga atpalicība var ļoti, ļoti sarežģīt hronisku slimību vadīšanu. Viens ir tas, kad vispār bērns var nonākt līdz speciālistam novēloti, jo netiek atpazītas, pieņemsim, ja ģimenē arī vecākiem ir intelektuālas grūtības, kad bērns var nesaņemt palīdzību laicīgi, bet ja tikai bērnam ir intelektuālas attīstības traucējumi, tad tas var ievērojami ietekmēt arī slimības gaitu un ārstēšanas gaitu. Tas, ko mēs zinām par intelektuālām attīstības traucējumiem, ir tas, ka tie sākās ļoti agrīni, parasti pēc dzimšanas, bet var nebūt pamanāmi līdz vēlākam laikam, kad attīstība sasniedz tādu līmeni, ka mēs varam sākt jau pamanīt, kad tieši tā intelektuālās kognitīvās spējas tiek vairāk pārbaudītas, pieņemsim, iesaistoties mācību procesā, tad var parādīties, tikai tad var, teiksim, pamanīt grūtības. Tas, ko intelektuālās attīstības traucējumi ietekmē, tas ir adaptīvās prasmes, kas ir samazinātas. Viens veids, kā mēs to mēram, ir caur psihologa veiktām intelekta jeb kognitīvo spēju testiem. Tagad Latvijā pašlaik pieejami ir Veksler tests, bet ja nemaldos, tad Latvijas Universitāte pašlaik strādā pie citu testu ieviešanas Latvijā, kas aizstās Veksleru un būs citas metodas, kas kļūst par galvenajām metodēm, kā novērtēt intelektu. Ja kopējais IQ intelekta koeficients ir zem 70 percentīlas, tad mēs varam teikt, ka ir globāli intelektuāli traucējumi. Varbūt tā, ka kādreiz ir pazemināts intelekts, nav zem 70, bet ir, teiksim, 75 vai 80, tāpatās bērniem būs grūtības funkcionēt, viņiem tāpatās būs grūtības kaut kādas, bet varētu būt grūtāk pamanāmas, piemēram. Tur, kur patiesībā jau pie vieglas garīgas atpalicības, kas būtu nedaudz zem 70, ja ir kopējais IQ, arī tad var jaunieši izaugt līdz pusauģu vecumam vai pat līdz pieaugušo vecumam, neuzzinot, ka viņiem ir šī viegla intelektuāla traucējumi. Tas, kā izpaužās, ir grūtības mācībās, lēnāk apgūst jaunas prasmes, varbūt grūtības saglabāt vai atcerēties apgūto, ja, tātad kaut ko apgūst, bet pēc tam aizmirst, grūtības izmantot to, ko iemācās, pielietot, izmainīt uzvedību saistībā ar iegūtajām zināšanām, varbūt grūtības arī pašaprūpē, var būt grūtības par sevi parūpēties, saorganizēt lietas,
piemēram, arī šeit, kas attiecās arī tieši uz hroniskām saslimšanām, ka varbūt grūtības izvērtēt riskus. Un šeit es arī vienu gadījumu pieminēšu, bet varbūt, ka jums būs kāds gadījums arī. Bet vēl es esmu pieminējusi emocionālo nestabilitāti. Jā, varbūt grūtības sevi saregulēt emocionāli. Tas nav pamata simptoms, bet tas ir tā kā papildus, kad kā bērnam ar intelektuālām grūtībām varbūt emocionāli grūtāk savaldīties. Varbūt arī uzvedības grūtības, bet tas, kā tas sasaistās ar hroniskām saslimšanām, ir, ko mēs esam redzējuši, kad ir, tad, kad ir parasti ir tā, ka mēs dažkārt pat nezinām, ka bērnam vai vecākam ir grūtības ar intelektu, bet tas, ko mēs redzam, ka ir ļoti grūti, ka mēs stāstam, kas ir jādara, bet nekas nenotiek. Tā kā vecāki, vai vecāki ar intelektuālas grūtībām, viņi nav spējīgi likt lietā mūsu padomu un darīt, teiksim, mēs sakam, aiziet tur, piesakieties tur, dariet to. Viņi nav spējīgi izdarīt tos soļus. Viņi nav spējīgi sakoordinēt un saprast, kā sistēma strādā un par sevi iestāties vai par bērnu vajadzībām. Ļoti līdzīgi ja ir bērniņam ir intelektuālas grūtības un ir hroniska saslimšana, tad intelektuālas grūtības var ievērojami pasliktināt sadarbību ar speciālistiem, grūtības ievērot režīmu, piemēram, grūtības sadarboties, teiksim, viens ir ievērot režīmu, otrs ir dzīvesveidu ievērot, un varbūt grūtības arī izprast līdz galam, kas tad notiks tad, ja es neievērošu šo režīmu, un mēs varam stāstīt atkal un atkal, un ja mums ir sajūta, kad mēs stāstam atkal un atkal, un cilvēks nesaprot, vai turpina darīt kā pirms tam, ir jāapsver, ka tur varētu būt intelektuālas grūtības, ja? Kad viņi vienkārši nespēja. Ir tā, ka nespēja saprast un ir nepieciešams atbalsts vai ārējs kaut kāds rāmis, režģis, kaut kas palīdz noturēties uz tāda ceļa, kas uzlabo slimības gaitu. Tā, šeit es esmu uzrakstījis par to, ka intelektuālām attīstības grūtībām nav līdz galam ārstēšanas metodas. Ja? Un tas ir kaut kādā ziņā svarīgi to saprast, ka nav nekas tāds, nekāda maģija, kā mēs varam uzlabot intelektuālas grūtības. Tas, ko var, ja laicīgi saprot bērniņam, ka viņam ir grūtības ar intelektu, tad sniedzot agrīnu intervenciju, rehabilitāciju, ir iespējams tā kā iekšā rāmja nolīdz, cik tālu bērniņš var sasniegt savu potenciālu, var paaugstināt to savu iespēju robežās, ka būs labāka funkcionēšana, ja? Bet tās grūtības saglabāsies, jo smadzeņu uzbūve pati par sevi ir traucēta. Tad šeit ir ļoti svarīgi, ja? Kad ja agrīni iesaistās, tad var uzlabot gaitu un, protams, arī var uzlabot arī tad līdz ar to funkcionēšanu, kas saistās ar hronisku saslimšanu vai dzīvi kopumā. Tas, ko veids, jūs redzēsiet, jā, šeit rakstu, kad ir nepieciešams speciālās izglītības pielāgojumi. Patiesībā tie ārējie pielāgojumi ir tie galvenie, kas tad palīdz bērnam palikt veselīgākam, ievērot režīmu, ievērot ārstēšanas gaitu. Varbūt vajadzīga vēl cita veida palīdzība, lai bērniņu atbalstītu, bet bieži vien tas būs ārējais atbalsts, ja? Tad būs, ka kapacitāte pašam iesaistīties varētu turpināt būt samazināta. Tad autisma spektra traucējumi ir atkal neirālās attīstības traucējumi, kas arī cieši saistīti. Mēs pašlaik tieši domājam izskatīt patiesībā to, kāds pakalpojums ir pieejams autisma spektra traucējumu bērniņiem un kā viņi piekļūst mūsu slimnīcā pakalpojumiem un izvērtēt to, lai mēs būtu autismam draudzīgāka slimnīca. Tiem, kas nezin, kas ir autisma spektra traucējumi, tie ir pastāvīgi traucējumi sociālajā komunikācijā un savstarpējā mijiedarbībā. Sociālā komunikācija ir tas, kā mēs
tas, kā mēs neverbāli komunicējam, arī verbāli komunicējam, tas ir tas, ko jūs redzat un novērojat par savstarpējā komunikācijā, bet savstarpējā miedarbība savukārt ir vairāk par to, kā mēs spējam iesaistīt citus cilvēkus vai nu sarunā, vai savu vajadzību nokomunicēšanā un savu vajadzību apmierināšanā, kā mēs iesaistam cilvēkus un kā mēs noturam, vai mēs spējam noturēt sarunu, piemēram, vai mēs spējam adekvāti nokomunicēt, vai mēs spējam arī vai mēs spējam adekvāti nokomunicēt, man liekas, savas vajadzības, kas arī tieši ir grūtības pie hroniskām saslimšanām. Es tur zemāk arī rakstu, ka ir bērniņi, kuriem ir grūti atpazīt, patiesībā bērni ar autismu, kuriem grūti atpazīt, kas notiek viņu ķermenī. Un tad viens ir tas, ka viņi neatpazīst, bet otrs arī tas, ka viņiem ir grūti pateikt, kas tad tieši ir, kas var izpausties uzvedības traucējumos vai grūti vadāmā uzvedībā. Tā, nedaudz par autismu kopumā. Tas, ko novēro pie autisma bērniņiem, ir, ka viņiem var būt ierobežoti, atkārtoti un neelastīgi uzvedības modeļi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir ļoti, ļoti grūti pielāgoties pārmaiņām, ka varbūt ļoti dabīgi un ļoti dabīgi bērniņš iegūstās rutīnās un līdz galam nesaprot, kāpēc ir vajadzīgs kaut ko pamainīt. Viņiem ir ļoti labi jūtās ar rutīnām, ar lietu kārtību, kas atkārtojās no dienas uz dienu, ir paredzamas, un tad autismu bērniņiem ir vislabāk, un nesaprot, piemēram, kā jāiet uz skolu, kāpēc, lai mēs ietu pa citu ceļu uz skolu, piemēram. Ja mēs taču jau ejam pa to vienu ceļu, kāpēc tas cits ceļš ir vajadzīgs, kāpēc ir vajadzīgi kaut kādu, pamēģināt kaut ko jaunu. Tad vēl varbūt var novērot ritualizētu uzvedību, piemēram, ka priekšmeti, kad ir kaut kādas darbības, kas atkārtojas priekšmetu kārtošana, sakārtošana rindā, vai ir kaut kāda noteikta secība notikumiem, kur ir jāievēro, kas var būt arī šķērslis patiesībā pie hroniskām saslimšanām. Tu par to esi pēc mirklīša. Tad varbūt atkārtot stereotipiskas kustības, ka, piemēram, vai šūpošanās, vai spirglēm staigāšanas, iešanas, roku plivināšanas, vai griešanās ap savu asi, varbūt paaugstināta vai pazemināta jutība, vispār sensorā disregulācija, ka var būt ļoti, ļoti jutīgs uz gaismu. Es atvainojos, ka, piemēram, par gaišu ir telpas, un tāpēc mēs varētu nezināt, kāpēc bērniņš, piemēram, negrib slimnīcā nākt, vai kāpēc viņš slikti šeit uzvedās. Var izrādīties, ka patiesībā tur slēpjās apakšā tas, ka bērniņam ir autisms, pirmkārt, otrkārt, šeit ir pa gaišu. Viņiem ir pa gaišu, un viņiem nepatīk, viņiem spiež acīs, un to ir grūti saprast cilvēkiem, kuriem nav sensorā jutība. Mēs vienkārši nevaram iedomāties, kāda ir tā sajūta, vai tie, kuriem ir ļoti jutīga dzirde, viņiem viss izklausās daudz skaļāk. Tādas vienkāršas skaņas apkārt, kas mums varbūt nesagādā diskomfortu bērniņam ar sensoro jutību, ir tā, ka ir visu laiku ir skaņas, normālas skaņas ir tā kā, viņas ir rada diskomfortu, vai ir pārāk skaļas. Un tad arī autismu spektrs sākās agrīnā bērnībā, un tad arī ir hroniska un nepāriet. Tās ir smadzeņu īpatnības, kas nav ārstējams līdz galam. Tur var uzlabot kaut kādas prasmes, un ir jāuzlabo prasmes, ir pēc iespējas ātrāk jāatpazīst, bet nav iespējams ārstēt autismu tādā klasiskā formā, kā, piemēram, iedod medikamentu, un tad paliek labāk. Tas, ko mēs zinām pie hroniskām saslimšanām, grūtības var būt pie autisma ļoti izteiktas. Varbūt ļoti izteiktas tieši ar sadarbību, ka bērniņam ir, ja bērnam ir dēļ autismu grūti sadarboties ar jebkuru cilvēku, tad
būs ļoti grūti ārstēt un sadarboties ar ārstēšanas procesu, ar izmeklējumiem. Grūti varbūt iesaistīties dēļ daudzu iemeslu dēļ. Ja. Tas, ko mēs redzam ļoti agrīni, ir bērniņi, kuri ir pilnībā pašvadīti, viņu uzvedība ir balstīta tikai uz to, kas viņiem interesē, un viņiem ir ļoti grūti sekot jebkādām norādēm. Tie ir bērniņi, kas nonāk mūsu agrīnās intervences programmā. Šādiem bērniņiem viņus būs ļoti grūti, ja vēl asins analīzes var paņemt un paturēt rociņu, kas, protams, radīs absolūtu šoku bērnam, bet tad ir kaut kādi citi izmeklējumi, kuros var būt ļoti, ļoti grūti iesaistīties, jo ir vajadzīga bērnu sadarbība, tad pie autisma tas var būt ļoti grūti panākt, tāpēc, ka bērniņš vienkārši nesadarbojas ar nevienu. Tas nav pat ar vecākiem, piemēram, bet tur ir nepieciešama aba terapija, lai veicinātu sadarbības prasmes vispirms, un tad ir iespējams, kad veicinot šo sadarbību, tad bērniņš iesaistās izmeklējumos vai ārstēšanā. Grūtības ar līdzjustību, dažādākās. Tas, ko mēs esam redzējuši, ka pie autisma, piemēram, ļoti jutīgi, nepatīk garšas. Bērni vispār ar autismu ir ļoti izvēlīgi ēdienos, ļoti šķiro, ko viņi ēd. Bieži tas, ko ļoti bieži dzird, kad nepatīk, kad ēdieni, piemēram, saskarās vai nepatīk kaut kādas konkrētas konsistences ēdieni, tad pie autisma spektra traucējumiem var būt tā, ka tā tablete, kas bērnam ir jānorīd, vai tas kaut kādas cits ārstēšanas līdzeklis, ir neiespējami dabūt iekšā bērnam. Nu, tad primārais darbs ir ar pašu tā kā caur autismu. Pieeja ir caur autismu, un tas, kā mēs zinām, kā mēs piedabūjam bērnu darīt jebko, ja, tad mēs ejam caur to, mēģinot tā kā pierunāt vai atrast veidu, kā bērns varētu saņemt savu nepieciešamo ārstēšanu. Tas, ko mēs esam redzējuši, piemēram, Anglijā un arī šeit Latvijā, ir pieejamas medikamentiem dažādas formas. Piemēram, ja nerī tabletes vai nepatīk tabletes garša, iespējams, ka var dabūt kā sīrupu medikamentu. To var izgatavot speciāli pasūtījumā. Un dažkārt pieejams arī garšiņas, ka var dabūt, kad ir kaut kādi, ja nepatīk tur zemeņu garši, jo no zemenēm, nezinu, mans autisma bērniņš vispār nēd zemenes, tad es varu dabūt, pasūtīt kādu citu garšu, kas varbūt nebūs tik liela reakcija bērniņam, un var piedabūt, ka bērns sadarbojās tad ar to ārstēšanas režīmu. Pie autisma var būt izmainīts sāpju slieksnis. Var būt tā, ka bērniņš nejūt sāpes, un tas ir pie autisma redzēts, kad bērni, piemēram, var darīt lietas, kas ir bīstamākas un sāpīgākas, kur citi bērni jau sen varbūt būtu skrējuši varbūt pie mammas, tēta un raudājuši, ka autisma bērniņš, piemēram, nejūt sāpes tāpatās. Un līdzīgi var arī būt pretēji, ka sāpju slieksnis ir patiesībā ļoti jutīgs, ja, kad ļoti, ļoti jūt, pārāk sāp, un tad ar bērns var būt ļoti trauksmēns, var baidīties no jebkāda veida procedūrām un būt, izvairīties no tām un kategoriski atteikties, piemēram, iet iekšā telpās. Par grūtībām komunicēt es jau minēju. Pie autisma sevišķi smagākām versijām bieži vien ir valodas attīstības grūtības. Tas ir viens no simptomiem, pamata simptomiem, ka var būt aizkavēta valodas attīstība un var būt grūtības pateikt. Un tad mēs bieži vien varam nezināt, kas notiek bērnam. Viņam var būt sāpes, viņam var būt kaut kāds cits diskomforts, kas ir, piemēram, ļoti svarīgs kroniskas saslimšanas vadīšanā, vai lai uztvertu agrīnas pasliktinājumu pazīmes, bet autisma bērniņš var to nevarēt nokomunicēt, un vecākam bieži vien ir jāskatās uz bērnu uzvedību, lai uztvertu, kas notiek bērniņam prātā. Šis ir gadījums, tāds ļoti, ļoti smags gadījums, ar ko mēs strādājam. Viens no piemēriem, kas ieskicē tieši, kā var izpausties
tā komorbiditāte, ja, kad viens ir hroniska saslimšana, bet ir blakus šeit bērniņam ir viegli garīga atpalicība. Ja. Tas ir puisis 15 gadi, kuram ir nieru mazspēja izveidojusies pusotru gadu atpakaļ. Ir atklāts, ka ir nieras nefunkcionē tā, kā viņam būtu jāfunkcionē, neveidojās urīns, kā rezultātā veidojās, ir dzīvībai ļoti bīstami. Tad zēnam, piemēram, ir jālieto regulāri medikamenti, lai uzlabotu savu situāciju, un ir jāapmeklē dialīze 2 reizes nedēļā. Dialīze jāapmeklē 2 reizes nedēļā ir Rīgā. Ja, cik es saprotu, tad braukā uz Rīgu jaunietis, un dialīze ir 3-4 stundas, kad ir jāpaliek mierīgam, ir jāievēro tas režīms, un ja cilvēks ievēro dzēra zāles un apmeklē šo dialīzi un iesaistās ārstēšanas procesā, tad patiesībā ir iespējams arī nieru transplants. Ir iespējams nieru transplants, bet šim konkrētajam zēnam nieru transplants nav pieejams, tāpēc, kad zēnam dēļ vieglās garīgās atpalicības un dēļ tā, ka ģimenē šī atpalicība un intelekta grūtības ir arī atbalsta sistēmā novērojamas vecākiem, tad ir ļoti grūti ievērot režīmu, kas uzlabotu prognozi pirmkārt zēnam, un principā ir izslēgta iespēja, ka bērns saņems nieru transplantu, tāpēc, kad ir līdz šim, jo pēc nieru transplanta ir jālieto regulāri medikamenti, lai to nierīti neatgrūstu, bet šī ģimene nav spējīga līdz šim sadarboties efektīvi tā, ka mēs redzam, ka tas nieru transplants netiks izmests, ka viņš netiks atgrūsts. Ja? Vienmēr sakot, ir pārāk augsts risks, līdz ar to bērnam ārstēšana nav pieejama, tāpēc, ka viņi neiesaistās ārstēšanas procesā. Un tad, ja jūs parunātu, vai mūsu gadījumā mēs parunājam ar jaunieti, ir pilnīgi skaidrs, kad tas pusauģa skatu punkts, ka viņam jau tā ir ierobežota dzīve, viņš jau tā nevar daudz ko darīt, bet līdz galam nesaprot riskus, nevar līdz galam viņus atstāstīt pilnībā un izsvērt plusus un mīnusus un vadīt savu uzvedību atbilstoši šiem riskiem. Ja? Tad tas, ko mēs redzam, ja jaunietis jau jūtās ierobežots un nesaprot līdz galam, kāpēc priekš kam, ja man nepatīk, ja man sāp, piemēram, kāpēc man šeit jāpavada laiks slimnīcā, ja jūs man duriet visu laiku rokās un lieciet sistēmas un es gribu būt tur ārā un darīt to, ko man gribās. Un šeit tas, ko es minēju pirms tam, intelekta grūtības ir ļoti no svara. Ja, un ierobežo hroniskas slimības vadīšanu un ievērojami pasliktina prognozi pirmkārt jaunietim, otrkārt arī pasliktina un samazina ārstēšanas iespējas, tāpēc, kad ir ārstēšanas, kur ir ļoti cieši jābūt iesaistītam un jāievēro kaut kāds konkrēts režīms, ko šī ģimene un šis jaunietis nav spējīgs ievērot. Tā. Tad par uzvedības grūtībām es tagad paskatīšos laiku. Mums ir vēl laiks arī, es varētu, šeit es biju domājusi, varbūt, kad kādam no jums ir kāds gadījums, kur ir hroniska saslimšana. Ja kāds no jums varētu pacelt roku un pieteikties un pastāstīt par kādu bērnu, kuram ir vai pusaudzi, kuram ir hroniska saslimšana un ir grūtības, piemēram, ievērot ārstēšanas režīmu. Ja mēs varētu dzirdēt par vienu gadījumu, mēs varētu paskatīties, kas tur varētu būt apakšā, kas varētu ietekmēt ārstēšanas rezultātus, nedaudz pāanalizēt, kādas 10 minūtes mums būtu potenciāli laiks. Kur es redzu, Filips ir pacēlis. Ja, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Sveiki. Jā, labprāt pastāstīt par vienu gadījumu. Tā ir ģimene, ar kuru strādāju. Tur ir bērns 11 gadi. Onkoloģijas pacients, viņam izdevās pārvarēt smadzeņu 4. fāzi. Prognoze labvēlīga, bet pēc 2 gadu
intensīvas ārstēšanas un regulāras paliatīvās aprūpes dienas apmeklējuma. Zēns nobastoja skolu ļoti daudz, viņš bastoja skolu gana pamatoti, bet patreiz atgriežoties ikdienas dzīvē, viņš jūtami atpaliek. Ir aizdomas par to, vai viņa kognitīvās, intelektuālās spējas ir vecumam atbilstošas. Pārunājot šo situāciju ar māti, kura vērsās pie manis pēc konsultācijas, izlēmām virzīt bērnu pie psihologa, klīniskā, izvērtēt, veikt kognitīvo izpēti, lai vērtētu, vai bērnam vajadzēs pieteikt kādu speciālās izglītības programmu vai pietiks ar individuālās izglītības atbalsta pasākumiem. Tad problēma izlica, no kurienes negaidīju. Priekš manis tas bija pārsteigums, jo iepriekš viņam nekas nebija saistīts ne ar psihiatriju, ne ar neiroloģiju, bet pēc onkoloģijas, dēļ onkoloģijas. Tad man ir viens precizējošs jautājums, vai onkoloģija bija smadzenēs? Jā. Okay. Redz, ļoti, es neieliku, varbūt tur vēlāk būs slaids ar smadzenēm. Ja? Smadzenēm ļoti liela nozīme, ļoti svarīga nozīme ir tam, kā mēs funkcionējam un kā mēs dzīvojam un iesaistamies ar dzīvi visos saistītojos procesos, tajā skaitā arī hroniskas slimības vadīšanā. Bet tas, ko es šeit dzirdu, ir paldies tiešām Filipa par gadījumu. Tas ir 11-gadīgs bērns, kuram ir bijuši smadzeņu onkoloģija. Tātad mēs varam uzreiz, varbūt tas, ko mēs uzreiz varam pateikt, ka tātad smadzenēs ir bijis kāds traucējums. Un citreiz smadzenēs nevajag būt nekam lielam, nekam daudz, kas jau var ievērojami izmainīt vai to, kā mēs redzam, to, kā mēs runājam. Smadzeņu darbība nosaka pilnīgi visu, kā mēs eksistējam. Un tas, ko, piemēram, varbūt šeit ir neliela atkāpe, bet tad, kad mums māca par smadzeņu funkcijām, tad viens no tādiem spilgtiem gadījumiem, ko māca, ir viens tāds gadījums bija par, ir tādi daudz jau, protams, ir gadījumi, ko var pieminēt, bet ir viens no pirmajiem, no kā neuropsihiatrija ir cēlusies, ir gadījums par vīrieti, kurš, ja nemaldos, tad dzelzceļa būvniecības procesā Amerikā cieta negadījumā, un viņam stienis izdūrās cauri smadzeņu daļām. Izdūrās tā, ka priekšējā smadzenēm stienis izdūrās cauri, iedūrās smadzenēs tā, ka stieni pēc tam izvilka ārā, bet dzīvības funkcija bija saglabāta, viņš turpināja dzīvot, patiesībā ļoti veiksmīgi, visiem likās ļoti, kā baigi labi, paskatīt dzīves, staigā apkārt, viss kārtībā. Bet tas, ko ģimene ziņoja pēc tam, ir, kad ļoti izmainījās, principā cilvēks bija pilnībā izmainīts pēc šī nelaimes gadījuma, un tas, kas izmainījās, bija cilvēka personība izmainījās, ja? Un cilvēks, šis vīrietis pilnīgi kļuva augsts, nevis augsts, bet vēs, emocionāli vēs, ļoti impulsīvs, kļuva par azartspēļu atkarīgo, nespēja regulēt savas emociju izvirdumi, sākās ļoti emocionāli nestabils kļuva un nejuta līdzi vairs cilvēkiem. Un mēs zinām, ka tās ir tās sadaļas, par ko priekšējā smadzeņu daļa atbild. Ja? Un šo es minu kā piemēru, tad, ka mēs nezinām šī gadījumā zēnam, kurā daļā ir bijusi precizēšu, tās bija smadzenītes, vieglā motorika un bailes. Tātad smadzenītes, smadzenītes un rekur jau arī ir izskaidrots, ka ir ietekmētas vieglā motorika un var rasties tā kā baiļu sajūta. Pareizi saprot, ja? Lūk, bet bet smadzenes ir ļoti savā starpā ļoti savienotas ar tas, ka vienā vietā ir izmaiņas, tas vēl nenozīmē, ka ar kaut kādu citu sfēru nebūs traucējumi, tāpēc, kad smadzenēs nervu šūnas ir ļoti cieši savā starpā saistītas, un ja vienā daļā var būt traucējums, var rasties arī ar citām jomām
traucējumi. Ja? Tad šī gadījumā tas, ko Filips stāstīja, kad iepriekš nebija aizdomas, ka bērnam ir ar kognitīvām spējām grūtības, bet kur šeit pēc onkoloģijas veiksmīgas operācijas ir parādījušās iespējams izskatās, kad tieši arī kognitīvas grūtības, jo traucējums ir tieši smadzenēs un varētu būt grūtība turpināt funkcionēt. Jā. Tāds ļoti tieši piemērs, ja, kad varbūt citreiz arī, kad nav tik ļoti smadzenēs traucējums, varbūt arī kāds citā vietā var būt traucējums, bet tā iesaiste ārstēšanas procesā arī es pie sevis domāju, vai šim jaunietim bija vai nebija, vai viņš uz skolu neiet, viņam grūti tikt līdz materiālam, vai viņam ir kaut kādas problēmas arī. Viņš gan 11-gadīgs, viņš ļoti atkarīgs no vecāku spējām viņu atbalstīt, vai ne? Jā, viņam lielākās grūtības patreiz ir ar lasīšanu. Mamma pamana, kad palīdz viņam ar mājas darbiem, ka bērns citreiz neprot vai ātri pāragri nogurst lasīt vienkāršos saliktos teikumus, un viņa pati ir skolotāja, viņai tas, iepriekš viņai nebija tādas problēmas ar... Jā. Pie smadzeņu, pie traucējumiem, kas smadzenes arī pie encefalītiem, piemēram, ko mēs redzam pie autoimūniem encefalītiem, varbūt tā, ka simptomi patiesībā ir beigušies, ļoti labi ir reaģēja uz ārstēšanu, bet ka kognitīvā ietekme vēl aizvien ir ļoti redzama pēc tam, kamēr smadzenes atgūstās. Un patiesībā ir arī situācijas, kad kaut kādu funkcionēšanas varbūt samazināta visu atlikušo dzīvi pēc nopietniem tādiem satricinājumiem. Tā, kad, ja traucējums ir skāris smadzenes, tad ietekme var būt ilgstoša un ievērojama. Labi, paldies. Tagad es iešu tālāk, un tas, ko bet es mainīšu tēmu bišķiņu. Es tagad sākušu nirt dziļāk tieši uzvedības traucējumos, jo tas ir tā man ir tuva tēma. Es tiešām ļoti gribētu par to parunāt. Varbūt, kad ja ir čatā, var ierakstīt kādu jautājumu tieši par hroniskām saslimšanām un par tiem stāvokļiem, kas ietekmē. Ja ir kāds jautājums, es varētu tagad atbildēt. Ja nē, tad mēs iesim tālāk uz hronisku. Es uzlikšu čatu, lai es rādzīju, vai jūs čats. Pašlaik nekas nav. Labi, tad es sagaidīšu, ja jūs ieliksiet, es arī vēlāk varu atbildēt. Tā, labi. Uzvedības grūtības vai traucējumi. Tad ir ļoti svarīgi saprast, ka uzvedības traucējumi ir atsevišķa un ļoti nopietna problēma. Tā ir nopietna problēma, tie ir traucējumi, kas varbūt, kad nav tā kā pie UDHS, mēs skaidri zinām, kad smadzeņu priekšējā puslodē ir traucējumi, ja, tad vai arī kādi citi traucējumi, kur mēs varam ļoti skaidri norādīt uz to cēloni, tad pie uzvedības grūtībām cēlonis var būt dažāds. Bet ir ļoti svarīgi saprast, ka ja ir tik apjomīgas un tik nopietnas grūtības, ka jūs domājat, šeit ir uzvedības grūtības, tad ir visticamāk jāpiesaista speciālisti, lai palīdzētu un var mazināt uzvedības grūtības. Nav tā, ka tas ir bezcerīgi, tāpēc es gribu jums šodien par to pastāstīt. Un pastāstīt par pierādījumiem balstītām metodēm, kā mēs veselības sektorā, kā mums tas būtu jādara, un arī kaut kādā ziņā varbūt to, kas mums būtu jādara un kas mums vēl nav pieejams Latvijā. Tā. No sākuma jāsaprot, kas ir grūtības un kas ir traucējumi, jo traucējumi ir diagnoze, ja? Tur, kur mēs jau varētu uzstādīt diagnozi, un grūtības ir tas, kad grūtības ir vieglākas, vēl tā kā nesasniedz diagnozes slieksni. Tad, kā tur ir ar tām grūtībām? Ir bērni, kuriem nav grūtības? Varbūt kā jums ir viedoklis čatā, variet ierakstīt. Ir bērni, kuri izaug visu mūžu bez nevienas uzvedības grūtības. Ir tādi bērni?
Nav. Nepazīstu. Nav tādu bērnu, jūs rakstat? Nav. Domāju, ka nav. Ka neviens nav perfekts, jā. Jā, bet šeit varbūt es arī bišķiņ iekomentēšu ļoti labi, ka jūs rakstiet, ja, ka neviens nav perfekts. Ir reku raksta, ka domāju, ka ir bērni. Ir tā, ka patiesībā ir bērni, kuriem nav uzvedības grūtības. Viņu ir ļoti maz un ļoti reti. Biežāk mēdz būt meitenes nekā zēni, bet arī zēniem tā gadās. Bet viņi neeksistē daudz, un tie parasti ir, varbūt jūs jau arī ar saviem bērniem esat pamanījuši, ka bērni piedzimst ar dažādām personībām, un tad ir personības vienkārši, ko mēs zinām, kas ir ļoti, angliski tas saucās agreeable, ja? Kad ir personības, kas ir ļoti tendētas uz pozitīvas atgriezeniskās saites saņemšanu, tā kā uz izpatikšanu, ir ļoti, ļoti paklausīgi, ir ļoti mierīgi, paklausīgi, un viņiem ir parasti fantastiski viegli bērni, kas kādreiz var būt problēma, ja blakus ir kāds, kuram ir ar uzvedības grūtības, piemēram, un tad tas bērns, kurš ir bijis bez uzvedības grūtībām, var savukārt iedzīvoties psihiskās veselības grūtībās vēlākā vecumā, jo viņiem nav saņemta vai nu tur gana daudz uzmanības, vai gana daudz, vai ir kaut kāds bijis tā kā disbalans attiecībās ar vecākiem, piemēram, ja ir tiem bērniem, kuriem nav nekādas grūtības bijušas, varbūt rasties kādas grūtības. Nu tā. Vispār eksistē, bet norma ir tāda, ka bērnam ir jāuzvedās patiesībā, bērnam ir jāuzvedās, nu tā kā es tur rādīju, ja, rekur, es tagad aiziešu atpakaļ, kur man rekur, nu, šī ir norma. Mēs sagaidām, ka bērni konkrētā vecumā, un tas ir vecums no, kā saka, Anglijā ir tas termins briesmīgie divgadnieku gadi. Ja? Latvijā, man liekas, ka tāda termina nav, bet arī saka, oi, tas jau 3-gadnieks vai, piemēram. Bet tas starp 2 un 3 gadiem ir attīstībā normāli sagaidāms process, ka smadzenēm attīstoties bērniņš saprot savu autonomiju, ka viņiem ir savas spēcīgas vēlmes, kuras viņi uzstāj un par viņām paziņo. Un tas ir normāli, kad tās vajadzības un vēlmes varbūt pašam, kas liekas, kas ir vajadzības. Viņas nesakrīt ar to, ko mammas un tēti grib, un kad tiek noteikti noteikumi un ir reakcija. Un tā reakcija ir ļoti dabīga un vajadzīga, un emociju regulācijas prasmes tieši tādā veidā tiek arī apgūtas, kad vecāki tad palīdz nosakot robežas bērnam, palīdz iemācīties, cik tālu tad es varu iet, ko es drīkstu, ko nedrīkstu, kas ir norma, kas nē, kā ir arī patiesībā par to, kā ir ok reaģēt uz tad, ja es kaut ko nevaru dabūt. Ja? Tad šādi mēs sagaidām, ka bērni pretosies mūsu un pretosies arī diezgan intensīvi. Un tur ir bērniņi, kur ir intensīvāki, citi mazāk intensīvi, bet kaut kāda pretestība, kas izpaužās var kā uzvedības grūtības, var rasties periodiski normāli bērnu vecuma posmam, dažādos vecuma posmos. Tad varbūt jūs variet man ierakstīt čatā, kādas tad ir tās uzvedības grūtības, kā tas izskatās. Viens reku bija meitene uz zemes, kad nokrīt uz zemes un pretojās. Ko vēl, ko mēs domājam ar uzvedības grūtībām bērniem? Kādas tās ir un normā? Šī gadījumā es domāju normu, nevis tā, ka mēs domājam jau kārtīgi, jau kad ir traucējumi, kas pie manis nāk, jau pie bērna psihiatra, bet padomāju par saviem bērniem, māsīcām, brālāniem, mazajiem citiem bērniem, kas ir redzami, kas ir tas, ko mēs normāli sagaidām. Kas skaitās uzvedības grūtības? Bļaušana, piemēram. Pareizi. Niķošanās jūs rakstiet, raudāšana, pretošanās, jā, saka, nē, es to nedarīšu. Pārbauda robežas, jā, kaut kā ļoti uzstāja, nepiekrīt, ietiepjās, vai ne? Ka kliedz ikdienā, jā.
nevar sakārtot istabu pēc pirmā pieprasījuma, tā ir pasīvā pretošanās, ja, kad ir aktīvā opozīcija. Opozicionārai uzvedībai ir aktīvā un pasīvā. Tad opozicionārs varbūt, kad es aktīvi saku, nē, es to nedarīšu, es nekārtošu istabu. Un otrs ir tas, kurš vienkārši ignorē. Bet tas, principā, pēc funkcijas ir tieši tas pats. Es vienkārši nevis pasaku, ka es to nedarīšu, es vienkārši nedaru, ja. Ok. Pretī runāšana jūs rakstiet. Grūtības adaptēties bērndārzā. Jā, kad, arī tur droši vien, tad uzvedības grūtības būtu nevis tas, ka viņam grūtības, tas būtu iemesls droši vien, ka grūtības adaptēties, bet tās uzvedības grūtības pie grūtībām adaptēties bērndārzā varētu būt, piemēram, ka pretojās ieiet dārziņā. Tā, vai, piemēram, nesadarbojas un arī ļauj, piemēram, tā, kas vēl. Rotaļlietas tikai maniski, jā, ka nedalās, piemēram, ja, kad var ietiepties un nedot kaut ko, var iekost, iesist. Stabils, nē, jūs rakstiet ignorēšana, jā, ignorēšana, es jau minēju, tā pasīvā opozīcija, jā. Noteikumu neievērošana, jā, mēs pasakam ļoti skaidri, kas ir noteikumi, bērns to nedara. Ignorē, jā, provocējošu uzvedību, jā, atklāti provocējošu uzvedību, varbūt tas ir pilnīgi normāli, cevišķi brāļiem, māsām, fantastiski viņiem izdodās vienam otru provocēt, un dažkārt šķiet, ka tā ir mīļākā nodarbe dažiem labiem, tad, jā, nespēja ikdienā iekļauties pie darbības maiņām atkal, tad tas būtu iemesls, bet tā pati uzvedības grūtība ir nevis tā nespēja ikdienā iekļauties, bet uzvedības grūtība, tad kā tieši, kas ir tā uzvedība, ka nespēja ikdienā iekļauties? Ko? Kad nepiedalās, piemēram, visi bērni klasē iet spēlēt spēli vai sporta spēli, un viņi, piemēram, atsakās piedalīties, ja? Tad tā uzvedības grūtība būs tas, ko viņi dara vai nedara. Streso, noliedz savas vēlmes, izrāda. Strīdi par noteikumiem, jā, strīdās, kaulējās, konfliktu provocēšana, jā, par to es jau pieskāros, komunikācijas grūtības, jā, tas ir iemesls droši vien vairāk, kad komunikācijas grūtības, kā uzvedības grūtības izpaudīsies, kā tas izskatīsies, ka ir grūtības komunicēt. Ka, piemēram, ļoti ātri noreaģē bērns uz otru un sāk, var, piemēram, iesist vēl. Un tad mēs skatāmies, ka mēs sākam analizēt, par ko es jums pastāstīšu, kas tur bija, kas tur apakšā bija, kas tur slēpjās. Izrādās, ka bērns patiesībā viņam nepatika, ka paņēma viņa zīmolu, piemēram. Viņš gribēja, viņam nepaprasīja atļauju. Bet viņš nevis pasaka, nē, es negribu tev, lai tu ņem man zīmolu, tu nepaprasīji man atļauju, bet vienkārši iesit, piemēram, ja? Tad grūtības komunicēt ir grūtības efektīvi nokomunicēt savas vajadzības vai savas domas vai vēlmes, tā kā, ja? Jā, tātad, un tad tā sišana ir tās uzvedības grūtības, ja? Konfliktu provocēšana, jā, zakšana, tas jau droši vien vairāk iet. Vispār zakšana varbūt arī kaut kādā līmenī varbūt arī normā, kamēr bērns to saprot, ka viņš to nevar darīt. Ja, piemēram, kad notiek zakšana, tad ir uzvedības regulācija, tad vecāks, piemēram, pasaka, šitā nedrīkst darīt, ja tu vēlreiz tā darīsi, tad būs kaut kas. Tad bērns iemācās, ka nē, bet ja tas aiziet jau ilgstošāk, tad tas jau ir pietraucējumi, tas jau ir mūsu klīniskā situācija. Tā, melošana tieši tā, melošana arī bērniem ļoti patīk melot. Tā, ka viņi saprot, kad vecāks varētu nezināt, ka dažādās vidēs ir dažādas patiesības, ka viņi saprot, ka to var spēlēties, viņi arī manipulē ar realitāti, melojot. Vai pasīvi nepastāstot kaut ko. Tā, mēs visi tā varam darīt, vai ne? Tā, noteikti neievērošu agresivitāti. Jā, agresivitāte, sišana, spēršana, kniepšana, pošana, kas pirms tam arī tika minēts. Paldies, fantastiski, man ļoti patīk, kā jūs iesaistaties. Ļoti labi. Tā. Tad, jā, uzvedība vispār, kā šeit ir, es jau varbūt bišķiņi arī pieskāros, ka uzvedība kopumā ir komunikācijas veids. Un man liekas, ka to daudz, gan sociālā sektorā, gan arī veselības sektorā mēdz to mācīt. Kad uzvedība, ja mēs kaut ko redzam, ja bērns kaut kā uzvedās,
Mums jādomā, kas tur ir apakšā, vai tur ir kaut kādas vajadzības, kas nav apmierinātas, vai tas ir veids, kā viņi komunicē, viņi neprot savādāk, vai kas tur ir apakšā. Ja? Bērnam bieži vien viņš nevarēs atnākt un pastāstīt zinīmām, es esmu tur izdomājis un ļoti daudz racionālus visādus argumentus iedot. Ja? Viņi bieži vien vienkārši uzvedīsies, un mums jāpalīdz ir kā pieaugušiem tulkot dažkārt un stāstīt un ielikt kontekstā to viņu uzvedību, un tā viņi iemācās arī par sevi un par pasauli. Tad gandrīz katram bērnam mēdz būt grūtības, ja? Tad nevienmēr tas ir traucējums un nevienmēr tās ir problēmas, kas ir jāapsver kā klīniska diagnoze, piemēram. Tas var ļoti atšķirties no bērnu uz bērnu, kādas grūtības ir. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, es nezinu, varbūt daļai no jums tas būs pašsaprotami, daļai varbūt nebūs tik pašsaprotami, bet tas kā bērns uzvedās, un ja bērnam ir izteiktas grūtības, varbūt nav tur līdz klīniskam līmenim, bet ir biežas bļaušanas, biežas kliekšanas vai grūtāk savaldāms un ļoti emocionāls. Piemēram, var krist, citi bērni nekrīt zemē un nepratojās, bet ir bērni, kuri, piemēram, aktīvi un ilgstoši krīt un ir grūtāk vadāmi. Vecākiem daudz vairāk jāieguldās. Tas var nebūt, tas nevienmēr ir saistīts ar vecākiem, ar to, kā vecāki audzina. Ir vienkārši ļoti atšķirīgas personības un ir arī tas tipiskais vai kā nervu sistēma ir uzbūvēta, tas ļoti mēdz atšķirties. Un ir vienkārši bērni, kā mēs zinām, piemēram, ir bērni, kas labāk un sliktāk guļ. Tas ir pierādīts, ka ir bērni, kas vienkārši ir sliktie gulētāji. Ja? Tieši tāpatās arī ar uzvedību, ar sevi, savu emocionālo regulāciju ir bērni, kuri būs daudz stabilāki. Personībām ir tāda atsevišķa skala par emocionālo stabilitāti. Ir cilvēki, kuri ir emocionāli stabilāki un vajag diezgan daudz notikt vai kaut kādam lielai katastrofai, lai viņus izsistu ārā emocionāli. Ja? Tad ir pretējais gals, kas ir daudz tādi emocionāli labilāki, daudz vieglāk ietekmējamāki un citreiz pat par sīkumiem var rēģēt tā, it kā tur būtu liela katastrofa. Un tā ir normas, spektrs, mēs sabiedrībā, ja mēs apskatītos uz sabiedrību, tad vienkārši mēs esam ļoti dažādi. Tātad arī tie bērniņi, kas aug un mācās par pasauli un par to, ka viņi nevar, pieņemsim, visu dabūt tā, kā viņiem gribās. Tie bērniņi arī var reaģēt ļoti dažādi. Viens bērniņš varbūt pateiks labi mammu un nereaģēs vairāk savādāk, un cits atkal kritīs zemē jau ento reizi, kaut arī mēs esam bijuši tajā situācijā vairākas reizes, un kritīs un pretosies un sitīs pa zemi un bļaustīsies un būs daudz grūtāk savaldāms. Un kopumā reaģēs uz situācijām daudz impulsīvāk un daudz vieglāk, un vieglāk būs izsist ārā no stabilitātes. Ja? Tas ir ļoti svarīgi atcerēties, kad mēs esam atšķirīgi, un tas, kāda ir uzvedība, ir ļoti cieši ar to saistīts. Tad, protams, arī tas, ka tagad mēs domājam, kas ir norma un kas ir patoloģija, ir jāatcerās vecuma posmam normālās tas sagaidījums. Mēs, piemēram, sagaidām, ka 2-gadnieks un 3-gadnieks varētu pretoties ļoti emocionāli un tā, kā pieaugušais nereaģētu uz kaut kādu robežu nospraušanu. Ja? Tad mēs sagaidām, ka 2-gadnieks, tad varētu nokrist zemē un raudāt, ja mēs viņiem nenopērkam to mantiņu, ko viņi veikalā vēlās, bet no 8-gadnieka mēs to sagaidītu. Droši vien, ka nesagaidītu, vai ne? Mēs jau no 8-gadnieka, mēs starp 6 un 10 gadiem, mēs jau sagaidām diezgan tādu jau izsvērtāku, ka viņi spēs sevi savaldīt, ka viņi spēs, varbūt viņi izrādīs neapmierinātību, bet viņi nekritīs zemē un neraudās un nesitīs. Tā, ka katram vecuma posmam ir savs sagaidījums par uzvedību, un ko mēs sagaidām tam vecuma posmam normā. Šeit ir varbūt nedaudz jāiepauzē un neliela atkāpe ir par UDHS un par intelektuālām grūtībām un autismu, ko es minēju pirms tam. Šo visu 3 traucējumu, īpaši pie UDHS, mēs zinām, ka smadzenes, lai arī nobriest, viņas nobriest citreiz tā kā nedaudz ar nelielu
tā kā atkāpi, ja, kad bērniņš funkcionē vai sevi saregulē emocionāli kā jaunāks bērniņš, ja. Var atpalikt par dažiem gadiem. Viss kārtībā, augu, briest, smadzenes veidojās, attīstās, bet nedaudz atpaliek savā emocionālā regulācijā, piemēram, nekā vienaudži. Un tas ir jāpatur prātā, ja bērniņam kaut kas tur apakšā ir. Tad vēl ir faktors, jā, vai ir atsevišķas epizodes, jā, un ja ir atsevišķas epizodes ar kaut kādu uzvedību, piemēram, 2-gadnieku posms, kas pāriet ar laiku, tad skaidrs, ka tas ir vecumam atbilstoši, un tas nav obligāti, nav jādomā, ka ir uzvedības traucējumi. Nu tā. Un tas, kas ir viens no konceptiem, par ko jāsaprot, ir ka uzvedība rodās miedarbībā ar vidi. Nav tā, ka ir kaut kāda uzvedības grūtības, kuras, ja mēs kaut ko izdarīsim ar šo bērnu, vai ja mēs viņam kaut ko pateiksim un izdarīsim, tad šīs uzvedības grūtības tā kā vairs nebūs. Patiesībā tās uzvedības grūtības parasti rodās miedarbībā ar vidi. Šī gadījumā ir ļoti svarīgs tas faktors bērns, bērna paša personība, bērna paša spējas, kā viņi, cik viņi spēja sevi nomierināt, piemēram, vai sevi, vai nereaģēt pārāk krasi, bet pretī ir arī vecāks, pieņemsim, vai skolotājs, ja tas ir pieaugušais un skolas vide, tad ir jāsaprot, ka tam, kāda ir tie apkārtējie cilvēki, tā atbalsta cilvēks blakus, tam ir ļoti, ļoti svarīga nozīme, un kāda ir vide apkārt ap bērnu, kas var vai nu veicināt uzvedības grūtības un uzvedības traucējumu veidošanos no šīm uzvedības grūtībām, vai var mazināt, ja? Un tas ir zināms, ka vide un arī tas atbalsts, kas tiek sniegts bērnam, ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Mēs nevaram bērnam izmainīt smadzenes, ja viņi ir ļoti jutīgi, ja viņi ļoti ātri reaģē uz visiem kaut kādiem sīkumiem, kas nāk viņam pretī un viņam ļoti grūti savaldīties, tad mēs nevarētu izmainīt. Ja? Bet tas, ko mēs varam izmainīt, ir tas, kā izmainīt vidi kaut cik nedaudz, ja tas ir mūsu spēkos, un arī to, kā mēs uz to reaģējam. Nu, lūk, un par to arī būs garš stāsts par to, ko darīt, kas ir tad uz pierādījumiem balstīts veids, kā uzvedības grūtības mazināt traucējumus, es domāju. Pie hroniskām slimībām tas, kas ir sagaidāms, ir, kad uzvedības grūtības pie hroniskām slimībām būs iekš normas, tādā ziņā, kad, ja ir hroniska saslimšana un bieži jāsaņem kaut kādas procedūras vai ārstēšanas, ir sagaidāms, ka bērns pretosies. Ja? Kaut kādā gadījumā, ka viņiem nepatiks vai nu, kur ir sāpes, vai nu, ka viņiem ir atkal ilgstoši jāpaliek slimnīcā, vai ka ilgstoši kaut kas cits jādara, vai ka viņi nevar visi bērni iet kaut kur, es nezinu, tur uz akvaparku, bet es nevaru, jo man ir, piemēram, stoma vēderā un es nevaru tur peldēties, vai ka ir kaut kādi dzīves ierobežojumi, un ka bērnam būs izteiktas grūtības, tāpēc, ka ir šis ierobežojums, tāpēc, ka ir hroniskā saslimšana. Ja? Tad patiesībā pie hroniskām slimībām mēs sagaidām, ka būs kaut kāda pretošanās un būs kaut kādas grūtības ar uzvedību. Bet šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka tas vēl nenozīmē, kad tā pieeja ir bišķiņ tad savādāka. Ja? Pieeja savādāka tādā ziņā, kad varbūt intervence būs bišķiņ savādāka, nedaudz atšķirsies, bet pirmais solis uzvedības analīze būs tieši tāds pats kā pie formālās uzvedības traucējuma diagnozes, kur primārais traucējums ir, ka bērnam ir grūtības ar uzvedību. Tā, grūts raksturs vai traucējumi. Tad ne visas uzvedības problēmas ir uzvedības traucējumi, par to paldies. Jūs jau ieskicējāt daudz dažādus uzvedības grūtības, kas var būt arī normā. Bet ir jāatcerās, ka ja bērns slikti uzvedās, ka tas visticamāk slēpj problēmu jomas apakšā. Ja? Tātad es tikko runāju par hronisku saslimšanu, ja? Varētu būt, ka ir uzvedības grūtības un ka mēs nedaudz ierokoties un pāanalizējot, kas bērniņam dzīvē notiek,
mēs atklātu, ka bērnam ir hroniska saslimšana un viņam ir ievērojami ierobežota dzīve, piemēram, vai ir kaut kādas konkrētas lietas, kas nav bērnam intuitīvi vai patīkamas, kas jādara, kam bērns pretojās, piemēram. Tas varētu būt tas iemesls apakšā. Bet slikta uzvedība var būt arī slēpt kaut ko citu, pieņemsim autismu, intelekta grūtības, kaut kādus specifiskus mācīšanās traucējumus. Es arī par to pēc mirkļa parunāšu. Kādas citas vai attiecību grūtības mājās, piemēram, vardarbība, ka tiek piedzīvota. Bet ļoti svarīgi saprast, ka tad, kad grūtības sasniedz kaut kādu līmeni, un tas, kas pasaka, kad ir traucējumi, es arī to parādīšu tos faktorus, tad, ja ir tie faktori un ir tās uzvedības grūtības, kas ir ilgstošas un nopietnas, ir ļoti svarīgi atcerēties, kad ir formāli arī diagnoze, ir jādomā, vai šīs grūtības nav jau īstenībā klīniskas grūtības, vai šīs grūtības nav tādas, kur jāpiesaist arī veselības sektors. Jo mums ir specifiska psihiskās veselības diagnoze, kas saucās uzvedības traucējumi, kurā ir apakškategorijas, par kurām es jums gribu pastāstīt. Tad, kur robežojās grūtības ar traucējumiem, un tas, ko jūs nosaucāt, jā, forši, bet ir kaut kāda apstākļi, kad tas viss var sasniegt klīnisko diagnozes līmeni. Un tas vai sasniegs vai nesasniegs, ir atkarīgs no šiem faktoriem. Pirmkārt, mēs skatāmies uz intensitāti, ja, vai viss tas, ko jūs nosaucāt. Ja, tā pretošanās, agresivitāte, sišana, kliekšana, melošana, zakšana vai pretošanās, vai kāda ir intensitāte šīm grūtībām, cik ilgi ilgst, vai ir bijis tā, ka nepāriet, piemēram, vecumam var būt atbilstoši, kad krīt zemē, bet nu jau ir jau 6 gadi vai 8 gadi, un man jau no 2 gadu vecuma tas bērns visu laiku tā reaģē un nepāriet. Tātad ļoti ilgstoši bērns turpinājis bļaut, sist un kliegt par relatīvi maziem kaut kādiem satricinājumiem, nu tad es domāju, ok, šeit ir pārāk ilgi, tā problēma ir aizkavējusies, kaut kas nav kārtībā, man ir nepieciešama palīdzība vai diagnostika. Tātad biežums, cik bieži notiek, vēl, kad veidojās ciešanas, ja, kad no šīm grūtībām, ja rodās ciešanas, uzvedības traucējumu grūtību gadījumā neobligāti bērnam, vienmēr vajadzīgs arī, ja ciešanas rodās, piemēram, vecākiem mēģinot menedžēt bērniņu, tad arī tas var būt faktors, ka mēs domājam par traucējumiem. Tad kaitējums, kas rodās no, pieņemsim, ka tiek saplēstas lietas, vai, ja neiet uz skolu, tad tiek kavēta izglītības apgūšana bērnam, vai kāda cita veida kaitējums, vai kad apzog, piemēram, tas kaitējums, kas rodās vai nu pašam vai citiem, tad tas arī ir faktors, ka mēs domājam, ok, šeit ir gana nopietni, varētu būt traucējums. Un tad funkcionēšanas traucējumi arī var veidoties. Kas viss kopā var iezīmēt, ka varētu būt, ka šīs vairs nav grūtības, šī ir jau oficiāla iespējams diagnoze. Tad kā izpaužas uzvedības traucējumi? Traucējumi kā diagnoze. Ja? Tad viss tas patiesībā, ko jūs jau nosaucāt, ja? Tikai daudz ar visiem tiem faktoriem, ko es tikko nosaucu. Ja? Tad bērns var būt regulāri uzspiest savu gribu, var neklausīt autoritātes, neklausīt norādījumiem, var būt apzināti kaitināt citus, apzināti, neapzināti, bet bieži vien arī apzināti, var būt regulāra melošana, regulāra zakšana, var būt sišana, draudēšana, mantas bojāšana, citu izsmiešana. Ja? Tātad šie ir pamata simptomi, kas var būt dažādās kombinācijās, un tas, kas šeit ir vēl sīkāk aprakstīts, ir, ja, kad izplatītākās pazīmes ir destruktīva uzvedība un saskarsme. Ja? Tātad var būt biežas dusmu lēkmes, agresivitāte, vardarbīga attieksme, varbūt noteikumu neievērošana, nepaklausība, pieņemsim necenzētu vārdu lietošanu, atteikšanās ievērot noteikumus, speciāla konfliktu provocēšana, melošana, zakšana, bīstama, To es jau minēju. Nepietiekama uzvedības pašregulācija, nespēja mainīt domas, ja, kad iestrēgst ļoti.
grūtības sasniegt mērķus, nespēja pretoties pēkšņām dziņām, kaut ko pēkšņi dara, tāpēc, ka grib, kaut arī zina, ka nevajag, un nespēja arī koncentrēties arī var iet klāt. Ja? Tas, ko mēs zinām pie uzvedības traucējumiem, kā diagnozes, ja, tā ir atsevišķa klīniska populācija, kam ir savi pētījumi veltīti, kur ir izanalizēti, kas tie ir pa cilvēkiem, kas ir daudz dažādas šķērsgriezumi, kā skatīties gan uz viņu smadzenēm, ir skatīts, vai tur ir kaut kādas īpatnības salīdzinot ar vispārējo populāciju, vai šie bērniņi kaut kādā veidā atšķirās, kāda ir viņa prognoze. Vienmēr sakot, ir vesels tā kā sektors uzvedības traucējumiem pētnieciskā laukā, ir daudz arī atbildes ir saņemtas pēdējos 30 gados. Tas, kas ir atklāts, ka uzvedības traucējumi vispār viņi atšķirās zēniem un meitenēm. Ja paskatās kvalitatīvi, tad var būt tā, ka zēniem ir raksturīgi fiziski agresīva uzvedība, tas ir vairāk uz to eksternalizējošo, ka viņi vairāk var būt agresīvāki fiziski, bet meitenēm var izpausties biežāk izpaužās kā emocionāli agresīva uzvedība. Ja? Tātad ir sevišķi pie pusauģu meitenēm, kad nav obligāti jābūt tā, kad piemēram, meitenes sit vai kaut ko dara pāri, meitenes arī mēdz sist un darīt pāri. Bet, ja paskatās uz grupu kopumā, tad kopumā ir nelielas atšķirības starp zēnu uzvedības traucējumiem un meiteņu. Meitenes mēdz būt emocionāli agresīvākas. Tad SSK-10 ir pašreizējais starptautiskais slimību klasifikators, ir tas, ko tā ir mūsu bībele, ja, bērnu psihiatrijā, ko mēs izmantojam, lai uzstādītu diagnozes. Tur ir atrunāti kritēriji, pateikts, ja ir šie simptomi, tādā un tādā kombinācijā, vai jebkādā kombinācijā, citreiz ir atrakstīti kritēriji, kam tur ir jākombinējās, cik lielā mērā, un ir parasti ir laika kritērijs, un ir parasti arī funkcionēšanas traucējuma kritērijs pateiks, kad ja šie simptomi ir tur, 6 mēnešus, piemēram, un ir pasliktināta funkcionēšana, tad mēs varam teikt, ka ir traucējums, ja? Un SSK-11 ir klasifikators, kas ir jaunais klasifikators, kas pasaulē jau tiek lietots, bet Latvijā no 2027. laikam gada mēs tikai lietosim, kur ir nelielas izmaiņas. Un es esmu šeit ielikuši no SSK-11 patiesībā to iedalījumu, tāpēc, kad ir šeit SSK-11, viņi ir iekļaujuši jaunākos pētījumus. Šeit tās kategorijas ir atbilstošas pētījumu bāzei, skatoties, ka paņem bērniņus, kuriem ir uzvedības traucējumi, un paskatās uz viņiem, kas tur slēpjās, tad ir atklāts, ka viņa nav viendabīga grupa ar bērniem. Tur ir atšķirības, un tās atšķirības ietverts jaunajos kritērijos. Tad SSK-11 iezīmē šādus uzvedības traucējumu apakštipus. Viens ir opozicionāri izaicinoši traucējumi, kas sakrīt arī ar SSK-10. Ja? Ir opozicionāri izaicinoši traucējumi, un otra kategorija ir uzvedības disociāla traucējumi. Ja? Tātad disociāla traucējumi. Un atšķirības starp opozicionāriem un disociāliem traucējumiem ir intensitātē. Piemēram, ja pie opozicionāri izaicinošiem traucējumiem mēs runājam par tiem pašiem uzvedības traucējumiem, ko mēs tikko spriedām, tā intensitāte ir gan augsta, lai mēs domātu par traucējumiem, bet bērns vai pusaudzis kvalitatīvi ir vieglāk menedžējums. Viņi nav vieglāk menedžējumi, kā lai pastāv. Viņu pretošanās nesniedz sabiedrību, ja, nesasniedz sabiedrību bieži vien. Tā pretošanās ir varbūt gan klasē, gan mājās, bet netiek pārkāptas sabiedrības normas bieži vien. Ja. Tad tas atšķirās pie disociāliem traucējumiem, kur tiek regulāri pārkāptas sabiedrības normas. Ja pieņemsim pusaudzim ir jau krimināli sodāmas vai tādi pārdarījumi vai tādi nodarījumi, kas būtu krimināli sodāmi, ja viņi zem 14 gadu vecuma, tad mēs domājam par disociāliem traucējumiem. Ja? Tātad tas jau ir smagāki uzvedības traucējumi.
Tas jaunais, kas ir nācis, ja jūs ziniet to veco klasifikātoru, un tad jūs zināt, kaut kādā ziņā tas nav mainījies. Tad opozicionāri izaicinoši un disociāli traucējumi, šīs divas kategorijas bija arī vecajā klasifikātorā, bet tas, kas ir nācis klāt, ir pie opozicionāri izaicinošiem traucējumiem, ja paskatās uz to klīnisko grupu un bērniem, tad ir daļa, kuriem ir hroniska aizkaitināmība ar dusmām, un daļa, kuri ir opozicionāri izaicinoši uzvedība, bet viņiem nav hroniska aizkaitināmība ar dusmām. Ja, tās ir kā atsevišķas kategorijas, un es tagad domāju, vai es ieliku, varbūt es ieliku, un kā nākamajos slaidos nedaudz paskaidrot par to, kas tas ir. Un tad ir uzvedības disociāla traucējuma gadījumā atkal tā ir viena konkrēta pacientu grupa, vai bērnu grupa, vai pusauģu grupa, uz kuriem, ja mēs paskatāmies, viņi nav viendabīgi, tad tur ir apakš kategorijas, kurās var iedalīt, un tas ir bērni, tie ir disociāli traucējumi varbūt ar ierobežotām prosociālām emocijām un bez ierobežotām prosociālām emocijām. Tad hroniska aizkaitināmība un dusmas ir tad, kad bērns ļoti viegli aizsvilstās un par nelieliem, tā es paskatīšos, vai es neesmu ielikusi. Labi, es no atmiņas pastāstīšu. Hroniska aizkaitināmība ir tad, kad bērns ļoti bieži neapmierināts, lielākoties, varbūt var sadusmoties par vienkāršām lietām, kur citi bērni nesadusmojās, un bieži emociju izvirdumi, bieži dusmu izvirdumi. Tad, ja to novēro, tad mēs sakam, ka ar hronisko aizkaitināmību un dusmām. Ja mums ir bērns vai pusaudzis ar disociāliem traucējumiem, tad šeit atkal tas varētu jums būt interesanti kaut kādā ziņā, kad ir tie bērni, kuriem ir prosociālās emocijas ierobežots un kuriem nav, tad šie ir bērni, kuriem ar ierobežotām prosociālām emocijām ir bērni, kuriem ir zema empātija, viņi nejūt līdzi saviem upuriem vai kā tie cilvēki, kuriem ir nodarīts pāri. Viņi tipiski, ko tur novēro vēl, ka viņi ir zema ieinteresētība, tā kā pie bērniem ir par sekmēm skolā ir zema ieinteresētība, bet tad, kad bet tas var izpausties tā, ka ir vienkārši arī zema motivācija iesaistīties skolas darbā. Bet, ja jūs pajautājat, vai tad tev tiešām neinteresē, kāds būs tavs rezultāts, tad bērns ar disociāliem traucējumiem un pazeminātām prosociālām emocijām viņš atbildēs, jā, man ir vienalga. Man tiešām ir vienalga, kā es mācos. Ja? Tad mēs varam teikt, ok, šis bērniņš, ka viņam varētu būt pazemināts prosociālas emocijas. Un tad bērns ar disociāliem traucējumiem, tāds, kurš arī veids noziegumus, var kādu piekaut, var nozakt, var aplaupīt, var regulāri intensīvi melot un krāpties un izkrāpt naudu, piemēram. Tātad šāds pusaudzis, bet ja viņu izjautājot cīkāk, piemēram, apskatās, kad varētu gadīties, ka viņi ļoti patiesībā jūt līdzi, viņi izdara noziegumu, bieži vien impulsīvi, ka viņiem uznāk impulsi, viņiem uznāk doma un vēlme, un viņi izdara noziegumu, bet viņi pēc tam jūtās slikti par to. Ja? Tad šis disociālais traucējuma bērniņš ir tāds, kuram nav samazinātas prosociālas emocijas. Tā, varbūt, ka jauns termins jums ir. Kopumā ir tie, kuriem ir samazinātas prosociālas emocijas, ir sliktāka prognoze. Tātad tie ir vissliktākie no sliktiem, kas mums ir, kur mēs zinām, ka tur ir visgrūtāk ar viņiem strādāt. Ja? Tātad tie bērni ar disociāliem traucējumiem, kur ir samazinātas prosociālas emocijas, ir zema empātija, zema ieinteresētība citu cilvēku viedoklī, tad ar viņiem ir ļoti grūti strādāt. Tie ir paši ar sliktāko prognozi no visiem. Tad, ja mēs paskatāmies uz abām kategorijām, kāda ir izplatība, tad kopā apmēram 5 līdz 8%. Ja, tad padomājiet, tas atkal bišķiņ līdzīgi kā pie UDHS, tad, ja 3 klases mēs paņemam 90-100 bērniņus, tad varētu būt, ka no šiem 100 bērniņiem 5 varētu būt kāds vai no opozicionāri izaicinoši traucējumi vai disociāla uzvedības traucējumi, kāds no uzvedības traucējumiem.
Opozicionāri izaicinoši traucējumi ir biežāki, izplatītāki, 3–5%, disociāli ir retāki, ja viņi arī smagāki ir, tas no 2 līdz 2,5%. Tad opozicionāriem traucējumiem mēs zinām arī patiesībā disociāliem traucējumiem, viņi ir vairāk puišiem nekā meitenēm, bet tas ir pārsvarā tikai pirms pubertātes vecumā. Vēlākā vecumā var arī izlīdzināties. Jā, un ja paskatās uz klīnisko grupu, un klīniskā grupa ir tas, kas man šeit centrā, ja es paskatos uz visiem pacientiem, kas ir mūsu, ar ko mēs strādājam, tad apmēram 30 līdz 70% var būt atkarībā no laika perioda vai no varbūt bērni ar uzvedības traucējumiem. Ja? Tā ir ļoti liela daļa no pacientiem, ar ko mēs strādājam. Kas vēl šeit tāds vērtīgs sarakstīts? Kad reku pie disociālajiem uzvedības traucējumiem no pētījumiem, piemēram, tas, kas ir zināms, ka nedaudz vairāk kā 50% pieaugušo vecumā nebūs disociāli traucējumi. Ja? Tātad viens ir tas, kad nebūs antisociāla personība, jo bērnības vecumā mēs runājam par opozicionāriem un disociāliem uzvedības traucējumiem, bet te, kad viņi jau izaug lielāki, tad mēs jau domājam par, ka tas uzvedības modeļi ir nostabilizējušie, ka ir izveidojies personības grūtības jau pieaugušajiem. Tad mazāk par 50% tomēr attīstīsies antisociāla personība. Tā. Es paskatos pulkstenī, mums vajadzētu uz jautājumiem droši vien iet, bet man ļoti svarīgi būtu izstāstīt, ko darīt ar viņiem. Tā, es iešu tālāk. Lai mazinātu uzvedības traucējumus, ļoti svarīgi šie divi koncepti. Viens ir, kas ir no dabas bērnam dots, ir ļoti svarīgi to saprast, ja, kas ir tas ģenētiski pārmantots. Otrs ir, kas ir no vides, kas ir tas, ar ko mēs varam strādāt un ietekmēt. Tad arī biopsihosociālais modelis, kad iemesli traucējumiem var būt no šiem 3 konceptiem, un arī tad risinājumi tiek meklēti visos 3 konceptos. Tas, ko mēs zinām, ka bērni ar neirālās attīstības traucējumiem, uzvedības traucējumiem, viņiem ir biežāk, piemēram, pie UDHS, autisma, zema intelekta, specifiskiem mācīšanās traucējumiem, ja vecākiem psihiskās veselības traucējumi, tad ir biežāk uzvedības traucējumi. Ja mēs paskatāmies vai gēni vai vide, kas tad ir noteicošais, kāpēc šim bērniņam ir uzvedības traucējumi, ļoti svarīgi ir tomēr gēni arī, ja, tātad 50/50 arī ģenētiskajam kodam ir ļoti svarīgi. Tas, ko es redzēju, piemēram, Anglijā strādāja tādā komandā, psihiskās veselības komandā, kas strādāja ar adoptētiem un aprūpē esošiem bērniņiem. Un tas, ko mēs redzējām, ka tajā Anglijas sistēmā bija tā, ka bērniņš varēja būt principā no pirmās dienas pēc dzimšanas varēja nonākt labā aprūpē, savā optimālās ļoti labu audžu vecāku ģimenē, piemēram, un ka tāpatās, kad pie perfekta audzināšana nav labākā, kā jūs ziniet, varbūt esat dzirdējuši konceptu par gana labu audzināšanu, tas, kas bērniem veicina viņu optimālu attīstību, tad gana labā audzināšanas ģimenē un pat ļoti, ļoti labā audzināšanas ģimenē bērniņam tāpatās vēlākā vecumā var veidoties, pat ne vēlākā, pat jau 2, 3, 4 gadu vecumā var novērot uzvedības traucējumu pazīmes. Un ir bērni, kas izaugot, viņiem attīstās, un tad ir pilnīgi skaidrs, ir ļoti redzams, tā ģenētiskā ietekme ir ļoti svarīga, ja, kad tas bērniņš ir viens ir tas, ko viņš ir ģenētiski pārmantojis, otrs tas, ko bērniņš ir piedzīvojis vēderā, kamēr attīstās, un tas ietekmē smadzeņu attīstību un var palielināt uzvedības traucējumu rašanos. Citi ietekmējošie riska faktori ir, kas ir saistīti. Šie ir saistīti, ko mēs zinām, tie nav iemesli, bet kas ir saistīti, kad bērni, kuriem uzvedības traucējumi, tad viņi zināms, ka šie pētniecības tādi koncepti, ja, ka mātes smēķēšana, piemēram, ļoti cieši saistīta ar uzvedības traucējumiem, mātes psihoaktīvo vielu lietošana, narkotikas, alkohols, ja, tad uzvedības traucējumi ir paaugstināti šajās ģimenēs.
ir stresa grūtniecības laikā bijis, ja ir bijušas dzemdību komplikācijas, ja vecāku psihiskās veselības grūtības, tad arī tas ir saistīts ar uzvedības traucējumiem. Ja ir rekur vienā citā pētījumā ir dzemdību komplikācijas un atraidījums no mātes, tad arī lielāka iespējamība, kad būs un atraidījums ir droši vien emocionāls atraidījums šī gadījumā domāts. Nabadzīgākās ģimenēs arī lielāka iespējamība, bats un biežs izsalkums bērnībā, skarba audzināšanas pieeja, palielina uzvedības traucējumus. Nekonsekventi noteikumi, kas visu laiku mainās, arī palielina iespējamību. Vecāku konflikti un nelabēlīgi vienaudži ietekme arī paaugstinās. Tā. Par intervencēm. Tad intervences ir tā, kad ir zināms, kas palīdz. Ja? Viens ir tas, ka zināms, ka pie intervence nevar būt, mēs nevaram domāt, ka ja šo vienu lietu izdarīs, tad bērnam uzvedība uzlabosies. Tas var tā būt, ja ir ļoti agrīni, ja ir uzvedības grūtības tādā prevencijas stadijā, tā intervence var būt, ka mēs tikai vienu lietu izdarām, piemēram, vecāku prasmes ceļam caur vecāku apmācībām. Bet jo vecāks bērniņš, jo kompleksāka situācija, jo kompleksāka ir pieeja. Un parasti šiem bērniem tomēr, tā kā viņi bērni nonāk ar uzvedības traucējumiem, nonāk skolas vidē jau līdz skolas vecumam, tad pilnīgi noteikti tur jau ir vismaz divas vides, kurās ir kaut kas darāms, tā ir mājas vide un skolas vide, bet patiesībā pie uzvedības traucējumiem, ja tie ir jau diagnozes sasniedzoši traucējumi, tad ir jābūt arī sociālam dienestam iesaistītam, lai visi kopā varētu rast to labāko atbalstu. Tad intervences pamata elementi ir pirmkārt vecāku prasmu trenēšana, otrs ir skolas atbalsts un pielāgojumi skolā un pielāgojumi. Šeit es rakstu, ka vecāku veiksmīgai sadarbībai ar skolas darbiniekiem gandrīz vai maģiski iedarbība. Un tie ir mani vārdi. Ja? Tas nav nevienā pētījumā tā ierakstīts, bet tas ir no manas pieredzes. Tas, kas ir pētījumos rakstīts, ka tas uzlabo prognozi, ja? Kad labāk rezultāti, ja sadarbojās tie pieaugušie bērni, ja viņi sadarbojās, kad tas palīdz. Bet tas, ko es esmu redzējusi, ka pie uzvedības traucējumiem, ja visi sadarbojās savā starpā un ir spējīgi sadarboties un salāgo plānu, tad konsistentāki noteikumi parādās visās vidēs un arī tiek sniegts nepieciešamais atbalsts mammai un tētim vai aprūpētā likumiskiem pārstāvim, tad tiešām ir maģisks efekts, jo bērnam ievērojami samazinās uzvedības traucējumi. Viņi varētu pilnībā nepazust pavisam, bet kaut kas maģisks notiek tajā, ka mēs sadodamies rokās un strādājam kopā. Tad, kas vēl ir svarīgi, vēl pamata elements ir pie uzvedības traucējumu mazināšanas ir brīvā laika pavadīšana, hobija, ļoti mērķiecīga hobiju attīstīšana un to pozitīvo pušu atklāšanu un iedarbināšana šiem bērniņiem. Ja? Tas ļoti var celt pašapziņu, tas ļoti var veidot pozitīvo piesaisti un vispār kopumā radīt iespēju vismaz mazināt uzvedības traucējumus. Psiholoģiskā palīdzība jautājums ir kuram, tad bērnam vai vecākam, varbūt to es arī pēc mirklīšu pastāstīšu. Varbūt medikamenti kādreiz, bet nav tieši medikamenti, kas mazina uzvedības traucējumus. Ir medikamenti, kas mazina UDHS, piemēram, impulsivitāti, ja? Vai var kaut kādu medikamentu nedaudz agresivitāti pazemināt, bet tieši uzvedības traucējumus medikamentozi ārstēt nav iespējams. Galvenie elementi, kas ir, tas ir konsekvence, kad pieņemsim visās vidēs ir līdzīgi noteikumi, ka vecāki ievēro konsekvences noteikums, ka skolotāji tieši tā, jebkurš pieaugušais, kurš ir cieši saistīts, treneris pulciņos skolā, kad ievēro konsekvences noteikumus. Ja es kaut ko saku, ka tu kaut ko nedabūsi, ja tu tā izturēsies, tad es nedrīkstu iedot to lietu, ko es esmu teikusi, ka viņi nedabūs. Ja, ļoti ir noteikumiem jābūt ļoti realistiskiem. Tad attiecību veidošanai ļoti svarīgs elements. Attiecības bez attiecību veidošanas mēs neko nevaram koriģēt. Angliski ir tāds teiciens connect before you correct. Ja? Veido attiecības pirms tu regulē
nodibina attiecības un pēc tam tikai regulē. Un tas pie uzvedības traucējumu ārstēšanas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un strukturēta vide, protams, tas ir arī kā pamatelements. Tad kas palīdz? Palīdz vecumam atbilstoši pieeja, ja mēs domājam, par kuru bērniņu mēs domājam. Ja tas ir pusaudzis, mēs nevaram lietot, piemēram, zvaigžnīšu kalendāru, kurš ir ierakstīts kā pierādījumos balstīta metode, jo tas ir vecumam neatbilstoši. Tiem motivatoriem un konsekvencēm ir jābūt vecumam pielāgotām un jāspēj motivēt reāli to bērnu izmainīt savu uzvedību. Tad primārais intervences mērķis pie uzvedības traucējumiem ir vecāki vai tie aprūpētāji, kas ir kā atbalsta sistēma bērnam. Ja? Tātad, ja mājas vidē tie ir vecāki, skolas vidē tie ir skolotāji, pulciņā ir jābūt, tad ir pulciņa trenerim, bet tās prasmju celšanai jābūt uz tiem pieaugušiem, kas strādā šo bērnu. Pirmskolas vecumā primārais mērķis uzlabot vecāku zināšanas, audzināšanas prasmes un kvalitāti. Un tas ir domāts tā, ka ļoti svarīgi saprast, ka šeit mēs nedomājam, ka vecāks slikti audzina savus bērnus. Es atgriezīšos pie tā, ka bērnam ir ļoti liela nozīme. Pats bērns, kāds ir bērns, var būt ļoti grūti audzināms bērns. Ja? Viņš tiešām viņš vai viņa, ka bērnam ir varbūt ļoti, pēc raksturu varbūt ļoti ietiepīgi, viņi var būt tādi impulsīvāki, viņi var būt opozicionārāki paši, ka viņiem ir ļoti grūti, varbūt trauksmaināki, ka viņiem grūti sarunāt, jo viņiem bail, piemēram, kaut kādas jaunas pieredzes, ja ko jaunu pamēģināt, jebkam pielāgoties, viņiem grūti. Pats bērnam ir ļoti svarīga nozīme, un tad tas pieaugušais, kurš ir ar bērnu saistībā attiecībās, viņam bieži vien ir nepieciešams superspējas. Vecākam ir jābūt supervecākam, ja? Kas bieži vien šiem bērniem nav. Un nevis tāpēc, ka varbūt tas vecāks būtu gana labs pie cita bērna, kuram nav tās vajadzības, vai nav tik liela ietiepība, vai nav tā tik liela pretošanās. Varbūt tas vecāks pilnīgi mierīgi tiktu galā un nekāda vaina, bet šī situācijā, kur tas bērns ir kuram bērns ir ļoti ietiepīgs varbūt, un kuram ir tāds rigīdāks un opozicionārāks, ja, ka pretī ir vecāks, kuram varbūt ir prasmes ir gana labas, bet nav gana labas priekš šī bērna, kurš ir tik ļoti ietiepīgs. Un tas var būt mums visiem. Mums visiem var būt mājās bērns, kurš prasa cita veida audzināšanu vai cita veida prasmes no mums. Ja? Es varu no savas pieredzes teikt, ka ar vienu bērnu man nekad nebija jādomā, kā piedabūt viņu dabu. Es vienkārši pateicu, aizēju iztīri zobus, aizdaru to, un puika pieceļās aiziet un visu izdara. Otrs bērns ar otru bērnu man bija mans dieviņš, ir jātīsta jaunas prasmes, jo otrs nedara. Es pasaku un nedaru, vai ne? Un tad ir tā pasīvā pretošanās, kas no manis prasa jaunas prasmes. Tieši tāpat no vecākiem viņiem ir vajadzīgs atbalsts un prasmes, kas palīdz sniegt optimālu audzināšanu šiem bērniem, kuriem ir grūtības. Ja? Tad parasti, kas tur notiek, parasti vismaz veselības sektorā būtu jābūt grupu izglītojošām nodarbībām, kurās ir prasmi treniņa elements, kas ir tā kā roleplays vai izspēlēšana, scenāriju izspēlēšana, kur tas, ko man pastāsta, tās prasmes, forši man pastāst, bet ir jābūt arī elementam, kuru vecāks iejūtās lomā, un viņš izspēlē to, ko viņš tikko ir iemācījies. Tam ir ļoti svarīga loma šim prasmi treniņa elementam. Tas ir visos pierādījumos balstītās vecāku apmācību grupās, visās ir šim elementam jābūt iekšā. Un tas, ko tur māca parasti kursos, kas ir dažādas pierādījumos balstītas metodas, kuras minu Latvijā pieejamās, bērnu emocionālā audzināšana un Stop 4.7, tad tas, kas tur ir iekšā, tur ir pozitīvā audzināšana, pozitīvu audzināšanu, ja, kad mēs fokusējamies uz bērnu pozitīvajiem aspektiem. Un otrs ir uzvedības regulācijas principi. Uzvedības regulācijas principi es varbūt pēc brītiņa par to arī pastāstīšu. Par Latvijā pieejamajām programmām. Šeit uzreiz es jums jāsaka tā, ka Latvijā ir mums diezgan švaki ar pierādījumos balstītām programmām šiem bērniem. Ir pieejams, piemēram, Stop 4.7 fantastiska programma.
ļoti fantastiska programma bērnu emocionālā audzināšanas kursi nav domāti uzvedības traucējumu bērniem. Viņi ir kā vecākiem ir kā pirmie kursi, ko iziet, ir ļoti labi priekš vecākiem, bet tie, kuri jau ir kārtīgi traucējumi, ir vajadzīgi daudz specifiskāka palīdzība un ir citas metodas. BA nedos tos padomus, kas ir nepieciešami šiem vecākiem, kuriem ir uzvedības traucējumi bērni. Ja? Tad Stop 47 savukārt ir ļoti specifiska un tieši mērķēta pie uzvedības traucējumiem un ļoti labi derēs, bet nav tik plaši pieejama. Uzvedības traucējumu ārstēšana pirmskolas un sākumskolas vecumā ietver, kā es teicu, ja ir vecāku prasmju attīstīšanas elements, bet tad ir tā psiholoģiskā palīdzība, kas ir balstīta uz kognitīvu behaviorālo prasmu treniņiem pašiem bērniem. Nu, pieņemsim, ir kaut kādas problēmas, kad mēs mācam bērnam, tad problēmas risināt. Ja viņam grūtības ar problēmu risināšanu, mēs varam trenēt kaut kādas konkrētas prasmes, ja, tad bērniem. Kas Stop 47, starp citu, arī ir caur grupu tām nodarbībām, tieši arī ceļ pašu bērnu komunikācijas prasmes, piemēram. Sākumskolas un pusauģu vecumā, es skatos, mums arī būtu īstenībā jāparedz jautājumi. Tā, sākumskolas pusauģu vecumā ļoti līdzīgs, varbūt bišķiņ pāriešu. Tas, kas atšķirās starp vecākā vecumā, ir tas, kad ir jāizmanto pusauģu vecumā vienkārši jābūt ļoti piemērotiem, atbilstoši tam konsekvencēm jābūt vecumam atbilstošām. Tas, ko es gribēju jums ļoti obligāti pastāstīt, ka tas pamata elements uzvedības regulācijas principi, ko māca vecāku apmācību programmās, kas ir par ko mums visiem būtu ļoti svarīgi zināt. Sociālajā dienestā, skolā, pulciņos, visās pedagogiem būtu jāzina. Un šie ir tie uz pierādījumiem balstītie principi, kas ir zināms, ka uzlabo uzvedības traucējumus, ja, kad mazinās uzvedības traucējumi. Viens ir tas, kad ir jāizanalizē uzvedība, kur A, B, C ir, ja, tas ir numur 1 solis pie uzvedības traucējumiem, ka mums ir jāsaprot vairāk par to, kas notika pirms uzvedības, kas notika pašā tās nevēlamās uzvedības laikā un kas notika pēc tam. Mums ir jāiedziļinās, lai mēs vairāk izprastu par kontekstu, par to vidi, par to, uz ko bērns reaģē un kas vispār notiek. Tai analīzē, uzvedības analīzē ir jābūt, un tad mēs viņu regulējam, tā kā mēs esam ciešāk sapratuši. Un kā mēs varam regulēt tas, kas ir pierādīts, un viņi tiešām ļoti labi strādā pie uzvedības traucējumiem, ir operantās mācīšanās principi. Un mums visiem par viņiem ir jāzina. Tātad, ja uzvedība notiks, jūs redziet režģi, ja, tad kreisā pusē rakstīts uzvedība notiks biežāk. Tātad, ja mēs gribam uzvedību, lai notiek biežāk, tātad tā ir uzvedība, ka viņš sēž klusu, piemēram, un kad es saku, ka ir mācību stunda, un lai bērns netraucē citiem, ja, tad mēs gribam pastiprināt, lai bērns tā biežāk uzvedās, tad mēs viņiem un te rakstīts, ka jāpievieno kaut kas, un tas, kas ir zināms, mēs pievienojam kaut ko, kas viņiem ir patīkams, un tas ir pastiprinājums. Mēs sakam, kā mēs varam pastiprināt uzvedību, mēs varam pastiprināt caur sociālu pastiprinājumu, mēs sakam komplimentus, mēs sakam, vai kāds tu esi malacis, tu nosēdēji klusu mācību stundā vai tās 5 minūtes, ja 5 minūtes ir tas, ko viņi var izturēt. Mēs slavējam, tas ir pavēlti vislētākais pozitīvais pastiprinājums, ja mums nav nekas jāpārk, mēs varam uzsmaidīt, mēs varam uzslavēt, mēs varam atzīmēt, mēs varam ļoti konkrēti pateikt, šī lieta, ko darīju, bija, es to pamanīju, vai forši, wow, tu esi malacis, vai kaut kā tā. Ja mēs gribam samazināt, kur uz lejā ir rakstīts uzvedība notiks ratāk, ja mēs gribam, lai mazāk pieņemsim bērns sit citiem bērniem, tas, ko mēs darām, mēs varam kaut ko pievienot, mēs varam pievienot kaut ko nepatīkamu, tas saucās pozitīvais sods. Pozitīvais sods tādā ziņā, ka pievieno kaut ko situācijā. Un sanākos laikos pēšana bija ļoti aktuāla. Pēšanu pilnīgi noteikti mēs nekādā gadījumā mūsdienās vairs nevaram rekomendēt, bet tas, kas var notikt, piemēram, ikdienās, kad mamma un tētis var sadusmoties un teikt, nedari tā man, tad arī sociāli, ja es esmu dusmīga uz savu bērnu, piemēram, ja, un man bērnam ļoti rūp, ko mamma domā par viņu, tas viņiem būs kā sods. Tas būs pozitīvais sods, ja es sadusmošos, ja, tad es, piemēram, norāšu
vai es dusmīgi paskatīšos, vai kaut kādā veidā tas būs nepatīkami bērniņam. Ja? Tad tas ir kaut kādā ziņā, tas ir sots, un tas samazinās to, ka bērnam būs tā uzvedība. Negatīvais sots savukārt ir, ka mēs kaut ko paņemam nost, kaut ko, kas ļoti, ļoti patīk, kas ir ļoti grib, ko bērns ļoti grib, pieņemsim. Un šī negatīvais sots ir tas, ko psiholoģijā arī visbiežāk iesaka, kā izmantot visplašāk. Ja bērnam ir negatīva uzvedība, tad mēs viņam pasakam, ja tu nebeigsi, parasti mēs mēģinam jau preventīvi teikt, ja tu stundā traucēs citiem darbu, tad tu nedabūsi kaut ko, ko tu gribi. Ja? Tur, nezinu, būs mazāk ekrāna laiks vakarā. Un tad skolotājs ar vecākiem tur sakomunicē par to, kas ir noticis skolā, kāda ir bijusi uzvedība. Un tad vecāki, ja viņi ļoti labi sadarbojās, tad var regulēt tādā veidā, piemēram, vai arī skolas vidē ir tāpatās arī ir kaut kas, ko var atņemt, kad nevar kaut kur piedalīties, vai nedabū kaut ko būtu dabūjusi, kaut kas nav pamata lietas. Tātad šie principi, viņi ir ļoti bieži ļoti intuitīvi daudzās ģimenēs, bet daudzās ģimenēs nav intuitīvi. Un ja tiek iedarbināti konsekventi, pieņemsim, ja saku, tu nedabūsi datorspēles, ja tu šodien tu būs kādam nodarījis pāri, piemēram, ja es uzzināšu, tad nebūs datorspēles, un ja bērns uzspēlē uz manām emocijām un es piekāpjos, man paliek viņa žēl, es principā esmu iznīcinājusi jebkādu iespēju, ka varētu mazināties uzvedības traucējumi. Ja? Tajā brīdī, ka mēs nedarbojamies konsekventi, kad es kaut ko piesolu kādu sodu un es viņu neizpildu vai to negatīvo sodu, tad mēs principā nevar koriģēt uzvedības traucējumus. Tas patiesībā tikai pastiprina uzvedības traucējumus. Ja? Šie principi ļoti, ļoti labi darbojās skolās, viņi ir iedibināti. Es, piemēram, Anglijā redzēju, kā klase kopā vāca pozitīvos kaut kādus punktus, lai motivētu arī, principā, tos dažus bērnus, kas slikti uzvedās, tas sociālais feedbacks vai sociālais, tas, ko citi bērni klasē par mani domā, arī palīdzēja tiem dažiem bērniņiem ar uzvedības traucējumiem bieži vien saregulēties labāk. Nu tā, viss par medikamentozo nestāstīšu, par jautājumiem un atbildēm. Mums ir 10 minūtēm, 7, labi. Ir maz. Jūs man daudz jautājumus atsūtījāt. Paldies. Man žēl, kad mums nebūs laiks viņiem visiem iziet cauri. Bet tas, ko jūs jautājat, ja? Kā stiprināt vecākus, kuru aprūpē ir bērns ar hroniskām slimībām un uzvedības traucējumiem. Tur manā patiesībā lekcijā jau bija minēts par psihosociālu atbalstu, par attālpas brīžiem, par prasmēm. Dažkārt ir vajadzīgas prasmes vecākiem, ja ir iespējams kaut kādā veidā vai caur psihologu vai caur kādām atbalsta grupām savienot vecākus, kuriem ir līdzīgas grūtības, tad prasmju atbalstu var ļoti noderēt. Ko jūs vēl jautājat? Jūs varat rakstīt arī čatā, bet man ir aizdoms, ka mēs nepaspēsim iziet arī 4-7. Es skatos čatu. SOP 47 ir bērniem ar uzvedības grūtībām, ar uzvedības traucējumiem vai ir ierobežota intelekta. Šī programma nav atbilstoša. Es nezinu, kāpēc, lai viņa nebūtu atbilstoša. Tās ir tās pašas grūtības uz vienu spektra. Tas ir kaut kas tad iekšēji noteikts, tas ir kriterijs, kas ir noteikts. Man nav zināma iemesla, kāpēc, lai STOP 47 nebūtu. Tas, ka viņi nosaukt kā preventīva grupa, preventīva intervence. Es atvainojos, tas ir iekšēji noteikts, atlasot bērnus, tas ir noteikts. Jā, tas nav iemesls. Jo iekšēji tas ir ne dienesti, tas ir arī apmācot trenerus, apmācot koordinatorus. Arī tas tiek informēts, ka bērniem ar uzvedības traucējumiem vai intelektuālas dabas kaut kādiem traucējumiem šī var būt nepalīdzoša. Ar uzvedības grūtībām ir. Ja.
Jā, tas, ko es esmu sapratusi, ka sociālā sektorā ar uzvedības grūtībām domā citas lietas nekā veselības sektorā. Tas, ko es tagad jums stāstīju no veselības sektora, ko mēs saprotam ar uzvedības traucējumiem. Un tas, kā mēs izprotam uzvedības traucējumus, Stop 7 būtu fantastiski. Tā kā nav iemesla, kāpēc, lai viņi nebūtu efektīvi, viņi fantastiski efektīvi, jo ātrāk uztverta, jo šie traucējumi un ātrāk nonāk Stop 7, jo labāk. Bet tas, kas pie intelektuālām grūtībām, tur gan tas ir kaut kas cits, ja ir intelekta vai kādas citas grūtības, kas var sarežģīt, protams, tur ir varbūt vairāk, mazāk kognitīvam elementam jābūt, vairāk behaviorālam. Jā. Ir jautājums par tehnisku iespēju iegādāties medikamentos sīrupus formā. Ir saules aptiekā, piemēram, zinu. Vairākiem klientiem vai ārstam izrakstot recepti nevajadzēs nekādus papildu komentārus sniegt? Tā ir īpaša recepte. Ārstam ir jāizraksta īpaša recepte. Nē, jā, tā būs īpaša recepte uz kādu psihiatrijas medikamentu. Jā, un tad viņam vai jāieliek ķeksīts, ka var aizvietot vai kaut ko citu, vai arī ar jebkuru psihiatra recepti var... Nē, sīrupu izraksta. Ja grūtības ir lietot medikamentus, tad man atnāk tā, tad es rakstu jaunu recepti un saku, šito pašu medikamentu lūdzu sagatavot sīrupā šitādā un tādā koncentrācijā un jādzer tik daudz. Tā ir atsevišķa recepte, kas ārstam tad Jā, tad sapratu. Paldies par šo precizējumu. Tad skatos uz jūsu iepriekš iesūtītajiem jautājumiem. Jūs prasiet, kā ieteicams rīkoties, ja bērnu vecāki iebilst pret diagnozi vai ārstēšanas plānu un noliedz situācijas nopietnību. Šeit tas galvenais ir bišķiņ līdzīgi arī kā ja uzvedības grūtības ir dēļ hroniskas saslimšanas, piemēram, nav dēļ tur autisma vai dēļ cita, ja pati saslimšana ir tā, kas ir izraisījusi uzvedības grūtības, bišķiņ līdzīgi arī kā pie vecākiem, kas nesaprot. Tas, kas palīdz, ir laiks, ko mēs veltam izskaidrojot un mēģinot tos vecākus dabūt savā pusē. Ja? Dabūt viņus, lai mēs visi saprotam līdzīgi to, kas notiek. Un dažiem vecākiem var prasīt daudz vairāk laiku, lai viņi saprastu un nekonfrontējošas metodas, nevis mēģinot dusmojoties viņiem, ka viņi nesaprot, bet mēģinot iet apkārt, mēģinot, teiksim, neteikt, kā jūs man nesaprotiet, bet mēģināt atrast kopīgos, ka es gribu palīdzēt bērnam, jo viņam tā būs labāk, un paskatīties, saskatīties, kas vecākus interesē, un caur to, kas mums sakrīt tās kopīgās intereses, tā kā apkārt mēģinot nonākt, labi, jūs domājat, ka diagnoze nav, bet jūs taču redziet, ka tādas un tādas grūtības, redziet, es tām grūtībām gribu, un to jau gan mēs varētu, vai ne? Un tad izējot nevis uz to, tā kā nerunājot tik daudz par to diagnozi, kam viņi nepiekrīt, bet mēs izējam caur tām grūtībām, ko viņi mēdz saskatīt, ja? Nu, tad caur kādreiz jādara arī tā, ka jābūt diezgan radošam, kā nonāk uz tā kopīgā kopsaucēja. Kā var veicināt izpratni un sadarbību šādās situācijās, lai neciestu bērnu labbūtību, vai darbs ar vecākiem liederīgs? Jā, ļoti liederīgs, un tas ir primārais patiesībā fokus gan pie pusauģiem, gan pie mazākiem bērniem, tieši vecāku apmācības un studēšana un atbalstīšana, spēcināšana patiesībā ir tas galvenais fokus uzlabojumiem. Kādi risinājumi nepieciešami izglītības iestādēm nodrošināt šādiem bērniem izglītību? Zināšanas pirmām kārtām. Ja? Zināšanas pilnīgi noteikti. Otrs ir tas, kad ir vajadzīgas arī papildus personāls noteikti palīdzēs un resursi. Ja? Jo viņi prasa vairāk laika, vairāk enerģiju, citreiz papildus atbalstu. Bet sistēmiski ir tas, ko es esmu dzirdējusi, kas ļoti labi strādā, ka skolā ir ļoti skaidri atrunāti protokoli, kā tiek rēģēts uz noteikumu pārkāpumiem, uz agresiju, ir noteikta vieta skolā, uz kurien tiek bērni nosūtīti nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas nav kā vieta, kur es tiku ārā no mācībām, redz, man tagad vairs nav jāmācās, jo es tur, nezinu, kaut ko tur slikti uzvedos, bet tā vieta ir ļoti vēl aizvien ir tur tiek pieprasīts kaut kas no bērna. Viņam vēl aizvien tur ir jāmācās, vienkārši tā ir, ja viņš nav spējīgs palikt klasē, tad ir cita atbalsta vieta, mazāka vide, kur ir vēl aizvien personāls, kas var strādāt ar bērnu individuāli vai mazākā grupā.
Kā palīdzēt pusaudzim ar psihiskās funkcionēšanas traucējumiem viņa ģimenē, kas sāc regulāri klaiņot multisistēmiski, ja? Ir ļoti uzreiz jāpieslēdzās, ir vajadzīgi jāspēcina vecāku prasmes, uzstādīt noteikumus, un ļoti kritiski, ja bērns ir sācis klaiņot, tas ir pie pirmajām pazīmēm momentā ir ļoti intensīvi vajadzīgi intervencija, jāpalīdz, jāspēcina vecāki noteikumi. Principā, ja jūs man prasītu, vai man ir tāda intervencija, manā centrā man tādas intervences nav. Es esmu tagad apmācījusi, mums drīz veidos grupas, piemēram, pusauģiem, kas ir domās tieši pusauģiem ģimenēm. Tas ir vecāku grupas, kuros ir bērni par uzvedības traucējumiem. Ja? Tātad, ja jums šķiet, ka jūsu pakalpojumā nav specifiski šāda palīdzības, tad es jums varu teikt, ka man arī nav, nebija, bet es to ļoti saredzēju kā problēmu un diezgan sistēmiski esmu pēdējos 3 gados mēģinājusi pavairot šīs metodas, kas ir uz pierādījumiem balstītas, kas ir mērķētas tieši uzvedības traucējumu mazināšanai. Ja? Tātad drīzumā man būs tāda pusauģu grupa, kur apmācīs pusauģu vecāku grupu, kur spēcinās vecāku prasmes tieši neļaut klaiņot, jo pamata princips, jo bīstamāka uzvedība bērnam pusaudzim, jo ciešāk mēs viņu turam. Nevar teikt, ka man 12-gadīgs bērns, viņš jau ir liels, viņi jau tāpatās, jo viņi jau no 7 gadu vecuma staigā apkārt. Nē, jo ka vecākiem ir jānodrošina, ka viņi neklaiņo principā, un tur ir, tas ir ļoti bīstami, tur aiziet daudz milzīgi riski. Ļoti agrīni jāķerās šim klāt. Kā atšķirt, tā es apskatos, jā, ir jau pāri, labi, skaidrs, tad, diemžēl, es ļoti atvainojos, ka nesanāca atbildēt uz visiem jautājumiem.